Es domāju, varam sākt cienījošie dāmas un kungi, un visi tie, kas šobrīd vēro mūsu internetu tiešraidē, esiet sveicināti Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā diskusijas izaicinājumu Latvijai un Eiropai. Man kā ziņu cilvēkam šī diskusija ir šoreiz ļoti atbilstīga, jo brīdī, kad mēs runājam, top arī ziņas, tieši šobrīd notiek Latvijas valdības sēde, un tieši šajā brīdī un šajās minūtēs tiek diskutēts par bēgļu uzņemšanu, par praktiskiem jautājumiem. Es ceru, ka diskusijas gaitā mums pievienosies arī Ilze Petersona Godmane, iekšlietu ministrijas valsts sekretāra, bet tieši šai brīdī viņa valdības sēdē iepazīstina ministrus ar darba grupas veikumu un ziņo par to, kādi ir plāni, kā Latvija šos bēgļus uzņems. Ievadā es iepazīstināšu jūs ar pārējiem šīs diskusijas dalībniekiem, bijušais Eiropas komisārs Andris Piebalgs, Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerborgs un Zbigņevs Stankēvičs, Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts. Bēgļu krīze, patvērumu meklētāju uzņemšana ir temats, kas līdzīgi kā citās Eiropas valstīs jau vairākus mēnešus šobrīd ir arī Latvijas sabiedrības diskusija priekšplānā. Tas ir jautājums, kurš ir šķēlis mūsu koalīciju, tas ir jautājums, kurš ir licis radikāli atšķirīgās pusēs nostāties arī mūsu sabiedrībai šobrīd. Un tas ir temats, kas liek mums diskutēt par solidaritāti, par pienākumiem, atbildību un arī par mūsu iespējām. Un šis, protams, ir arī stāsts par cilvēcību un mūsu pašu tautas pieredzi, dodoties bēgļu gaitās dažādos vēstures posmos. Par šiem un citiem tematiem mēs šajā diskusijā arī spriedīsim, bet ievadā es vēlos lūgt mūs uzrunāt Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Steinbuku. Ekscelences, godātie runātāji un dāmas un kungi, visi, kas atsaucīgi atnāca uz mūsu rīkoto diskusiju. Tik tiešām bēgļu jautājumu, man liekas, tagad ir katra ģimenē, katrā iestādē, katrā kolektīvā viņš ir centrā. Visi par to diskutē un katram ir savs viedoklis. Tāpēc ir ļoti grūti mums bija atlasīt runātājus šodienas konferencē, bet mēs kaut kā ļoti gribējām, lai tie runātāji pārstāvētu dažādus sabiedrības slāņus. Un ļoti žēl, ka pagaidām Ilze Petersona Godmane nevar tikt pie mums, viņai tieši valdības spriež par to pašu jautājumu. Cerēsim, ka varbūt valdības sēde tomēr kādreiz beigsies un beigsies ātrāk nekā mūsu diskusija, bet to mēs redzēsim. Katram gadījumam man ļoti gribētos, lai bez mūsu trim runātājiem, lai arī visi klātesoši, ja ne visi, tad lielākā daļa klātesošu arī padalītos ar savām domām. Un tagad es vienkārši negribu novērst jūsu uzmanību no mūsu darba kārtības. Es mums visiem vismaz kaut cik noskaidrot kaut ko svarīgo katram no mums. Ja? Tā kā lai mums interesanta, konstruktīva diskusija. Paldies, paldies Steinbukas kundzei. Un ar aktuālāko es arī sākšu. Arī Piebalkungs pat ir bijis valdības sēdē un no tās ir atnācis uz mūsu diskusiju. Piebalkungs, tik daudz, cik jūs dzirdējāt valdības sēdes gaitu, kas šobrīd ir zināms, kādi ir tie priekšlikumi, kuri šobrīd ir ministru priekšā? Laikam mums jāgaida preses konferences pēc valdības sēdes, bet tas svarīgākais ir tas, ka darba grupa savu darbu ir pabeigusi. Tātad viņi ir saskaņojusi ziņojumu. Ziņojums ir ļoti detalizēts, izstrādāts, un man šķiet, no mana personiskā viedokļa, viņš ir gatavs apstiprināšanai. Ir daži jautājumi, kas ir atklāti. Pirmais - integrācija, kas ir atbildīgais par integrāciju, un kā parasti jāatliek jautājums, cik tas maksās. Jo tā situācija sarežģās tajā ziņā, kā ar šī gada izaicinājumiem mainās kārta mūsu institūcijām, kā viņiem jāstrādā ar patvērumu pieprasītājiem.
Un tas nozīmē, ka esošā sistēma ir jāpārveido, jāpaplašina un jānostiprina. Un, protams, tas prasa vairāk finansu līdzekļu, ja mums jau būtu šāda sistēma, liela un plaša sistēma. Tā kā man liekas daudz jautājumu, lai arī šodien finansiālie jautājumi netiks atbildēti, tiks runāti. Katrā ziņā Ilze Petersona Godmane ir labi sagatavojusies aizstāvēšanai, bet diskusija tagad iet no administratīvās uz politiskās. Un tāpēc es domāju, ka viņa būs ļoti gara, jo darba grupai ir tehnokrāti. Tehnokrāti sagatavo, bet politiski var daudz prasīt jautājums par daudzām lietām. Un man šķiet, tas vēl viena lieta ir, kas vismaz valdības sēdē parādījās, ir tas, ka kas ir atbildīgs par tiem cilvēkiem, kurus mēs uzņemam. Vai tie esam mēs, vai tie ir kaut kas citi. Un, protams, atbildi ir, tā ir mūsu apņemšanās, mēs esam atbildīgi. Bet šī diskusija ir ļoti politizēta, jo, ja tie ir Eiropa, tad Eiropai būtu jābūt atbildīgai. Bet Eiropa arī esam mēs, un tāpēc man liekas, tā diskusija būs stipri garāka. Tomēr es vismaz prognozēju, ka valdība nonāks pie lēmumu, jo tiešām darba grupa vairāk neko daudz no sevis nevar izspiest. Ja kas ir palicis, faktiski ir tīri politiski jautājumi, un es ceru, ka valdība varēs vienoties. Tas, ko ziņoja šī darba grupa no rīta preses konferencē, viens tika pateikts skaidri Latvijas sabiedrībai, ka nebūs tā, ka visi šie bēgļi tiks uzņemti uzreiz vienā reizē. Piedāvā darba grupu vidēji reizi mēnesī 30 cilvēkus, ja mēs parēķinām, tās būtu kāds 5-6 ģimenes mēnesī. Pirmos 3 mēnešus šīs ģimenes dzīvo Mucenieku patvērumu centrā, un paralēli uzreiz, kā viņas ierodās, jau tiek meklēta iespējamā dzīvesvieta, darba vieta. Uzreiz ar pirmajām dienām, kā šī ģimene ierodas, tiek domāts par latviešu valodas apguvi, par bērnu izglītošanu. Kā jūs raugaties? Tas ir tas pareizais veids, kā mums ar šo lietu jāsāk? Jā, es domāju, ka jāpāriet no teorijas uz praksi, mums jāsāk pārbaudīt, un tāpēc tāds piesardzīga pieeja, pragmātiska pieeja ir tas, ko piedāvā darba grupa. Man šķiet, ka tas ir pareizi, jo nekad nevar paredzēt pilnīgi visas situācijas. Ir tīpaši valsts, kas ir neliela un kur nav pieredze ar lielākām bēgļu plūsmām. Tā kā es domāju, ka tas ir pareizā pieeja un ir atbildēti arī sociālie jautājumi. Tā kā man šķiet, ka ir vairāk, man liekas, mēs nevaram izspiest no darba grupas. Viena lieta, kas man šķiet ir ļoti svarīga. Kāpēc ir vajadzīga sistēma? Ja mēs skatāmies to, kas notiek caur austrumu robežu, patvērumu meklētāju skaits pieaug, un viņš jau paliek salīdzināms pat šajā gadā ar to, ko mēs esam apņēmušies pieņemt no ārpuses. Tas nozīmē, ja mēs nedaudz ekstrapolējam uz 2016. gadu, tad ļoti iespējams, ka lielākā daļa mūsu darbības būs ar tiem, kas nonāk pie mūsu robežas, nevis tie, ko mēs uzņemsim šo 2 gadu skaitā. Tā kā sistēma ir jāveido, un tā nauda nekādā ziņā nav izlikta velti, tikai uzņemot šos 750 gala rezultātā, vai cik viņi apmēram 750 bēgļu, ko pārdala no Grieķijas un Itālijas. Visam īsts jautājums par šodienas darba grupas priekšlikumiem. Izskanēja arī, ka patvērumu meklētājiem, kur ieradīsies Latvijā, viņiem tiks izdalīts informatīvs buklets, kur būs dažāda informācija, piemēram, arī par to, ka ziemas mēnešos mums šeit ir -20 grādi un kā ar mūsu augsto ziemu sadzīvot. Ir arī tādas norādes būs šajā bukletā, ka vīrieši nedrīkst izsist sievietes. Šodien ironiski sociālajos tīklos tika norādīts, ka šādu bukletu vajadzētu izdalīt arī Latvijas vīriešiem, un lieku reizi vēlreiz atgādināt, ka ne tikai iebraucēji vīrieši, arī mūsu vīrieši nedrīkst izsist sievietes. Un, protams, tiks arī skaidrots un norādīts, ka Latvijā ir dzimuma līdztiesība, tiks izskaidrot mūsu kultūra, mūsu tradīcijas, bet tas ir arī pareizs veids, ar ko šiem bēgļiem sākt savu dzīvi Latvijā, ka viņiem jau pašā sākumā izskaidrot, kas ir Latvija un kā mēs šeit dzīvojam. Es domāju, ka jebkura Eiropas valsts, bet šajā gadījumā Latvija, ļoti iedzīvotāji skaidri saprot un vēlas, lai šo cilvēku integrēšanās Latvijas sabiedrībā notiek uz Latvijas vērtību un likumu bāzes. Un
to, ka šie cilvēki apgūst latviešu valodu. Tas ir, man liekas, pats par sevi saprotams. Un tā tad ir ļoti godīgi to arī pateikt tiem cilvēkiem, ko mēs šeit uzņemam. Kam konkrēti jābūt informācijā, tas, man liekas, ir tomēr eksperta jautājums, vai jāraksta -20 vai -25, vai jāraksta tas vai cits. Tas tiešām vairs, es neņemtos to spriest, tas ir jābūt tie profesionāli cilvēki, kas zinās, ko rakstīt, bet man šķiet, ka tas svarīgākais ir integrācija ir uz vērtību bāzes un uz likuma bāzes un valodas, kas eksistē šajā sabiedrībā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad viņi izdara šo izvēli, jo galu galā viņi brauc uz šejieni izdarot šo izvēli. Tātad svarīgi, ka viņi zina, kas viņus sagaida. Tā kā man liekas, tas ir pilnīgi korekti, un tikai tā var rēķināties, ka integrācija beigās būs pozitīva un rezultatīva gan viņiem, gan arī Latvijas sabiedrībai. Pēdējais jautājums jums, es negribu šo pārvērst tādu preskonferenci ar Andru Piebalgu šeit, bet tas ir jautājums arī, kas šodien izskanēja vaicājot darba grupai. Brīdī, kad šiem bēgļiem, šīm ģimenēm piedāvās braukt uz Latviju, mēs varam paredzēt, ja tie būs sevišķi ziemas mēneši, ka mēs varam saņemt arī šo ģimeņu atteikumu. Mēs ziņās redzam, pēdējās dienās ir ziņas no Somijas, piemēram, kur izskan, ka patvērumu meklētāji bēgļi no Somijas šobrīd dodas atpakaļ uz Zviedriju, no kurienes viņi ieceļoja, jo klimata dēļ pārāk tumšs, arī varbūt dažkārt sabiedrības neiecietības dēļ. Vai jūs pieļaujat, ka nebūtu ne visi maz vēlēsies braukt uz Latviju no tiem cilvēkiem, kurus Latvija aicinās? Man liekas, tas ir ļoti labs jautājums, bet jebkurā gadījumā šiem cilvēkiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi grib uz Latviju. Tā ir, mēs varam dot informāciju, bet mēs nevaram piespiest nevienu doties virzienā uz Latviju. Es ļoti ceru, ka kāds vismaz izvēlēsies Latviju, jo tādā gadījumā var pārmest mums, ka mēs esam uzbūvējuši informācijas sistēmu, ka neviens negrib nākt pie mums, ja? Jo vienmēr viegli atrast vainīgo. Problēma ir daudz dziļāka. Faktiski Eiropā ļoti ilgstoši patvērētu meklētāju problēma faktiski bija, netika apspriest tā, kā viņa būtu jāapspriež. Un tāpēc mēs nonākam situācijā, ka cilvēki ir ieplūduši Eiropas Savienībā dažās valstīs, un tagad viņi ir jāpārdala. Viņiem ir savi uzskati, un ja viņi ir ienākuši, daudz vienkāršāk būtu bijis jau izveidot iepriekšēju sistēmu, kur viņi var pieteikties uz noteiktām kvotām ārpus Eiropas Savienības. Jo tad, protams, tev ir ļoti skaidra izvēle. Vai nu tu kvota Vācijai ir tāda, Latvijai ir tāda, un tad tu izvēlies, tu izpēti, un tu nāc iekšā. Tagad tā situācija ir sarežģītāk, un mūsu uzdevums, man šķiet, šajā brīdī ir parādīt, ka Latvija pilda savu vārdu, ka mēs ņemam to nopietni, un tāpēc darba grupas ziņojums ir svarīgi pieņemt, ka mēs nevelkam procesu garumā, mēs strādājam pie tā, bet tā ir tiešām mūsu solidaritāte. Tas nav faktiski problēmas risinājums, bet mēs palīdzam citām dalībvalstīm, kurās problēma ir tā samilzus, ka pašas pa sevi viņas vairs nespēja viņu risināt. Pēdējais pavisam īsti tie bēgļi, kuri patiesi ieradīsies pie mums ziemā, kad ir arī dažkārt -20 grādi. Mēs varam novērtēt, ka tie patiesi ir cilvēki, kuri mūk no kara šausmām, no briesmām un kuri novērtē, ka viņiem ir silta vieta un pajumta, jo bieži arī Latvijas sabiedrībā tiek runāts, ka kā nošķirt kara bēgļus un ekonomiskos bēgļus. Cilvēki, kuri meklē kādu labumu, diez vai dosies uz nezinām valsti un ceļš ziemas mēnešos. Es nezinu, vai ziema ir tas īstais, jo man liekas, ka, teiksim, tā kā darba grupa iet, visi tiks sagaidīt pienācīgi, vai būs -20 vai -50. Man nav šaubu, ka pie šīs schēmas varētu rasties humanitārā krīze, to, ko jūs domājat. Ja? Tā kā, un man nav šaubu, ka tie cilvēki, kas gribēs uz Latviju, skaidrs, ka viņi nāks tāpēc, ka viņiem nav kur citur iet. Tie, kas ir tīri ekonomiski, protams, viņi mēģinās atrast sistēmu, kurā var, teiksim, ilgāk uzturēties, kamēr izskata to lietu. Bet es gribu teikt, ka daudz, kur notiek kustības šodien, Vācijas valdība apstiprināja patvēruma likumdošanas paketi, kas stāsies spēkā no 1. novembra. Un tur ir paredzēts vesela virkne pasākumu, kad ātrāk izskatīt lietas, ātrāk repatriēt mājās un arī paplašināt to saukto drošo valstu skaitu. Un tas tika pieņemts, sagatavots, teiksim, dažās nedēļās, pieņemts tagad, parlaments nobalsos. Tas ir fantastisks ātrums. Tā kā es domāju arī to ekonomisko, cilvēku, kas grib vienkārši izmantot
patvērumu meklētāju sistēmu, tas skaits samazināsies Eiropā. Vismaz es rēķinos ar to, ka tas skaits ies uz leju. Tajā pašā laikā mēs nevaram izslēgt, ka to cilvēku skaits, kas meklē politisko patvērumu, taisnība otrādi var palielināties. Šī bēgļu krīze, protams, ir liels izaicinājums mūsu politiķiem, mūsu valsts pārvaldē un arī mūsu sabiedrībai. Es lūkšu jūs visus palūkoties, kā mūsu sabiedrība ar šo izaicinājumu tiek galā dažādās sarunās, publiskās diskusijās, arī dažādos par un pret piketos, kur ir pieredzēti. Es sākšu ar arhibīskapu, tad jūs piebalgos, un es lūkšu vēstnieku ar viņas skatu nomās. Patiesībā to, kā mūsu sabiedrība tiek galā, to mēs redzēsim tad, kad viņi ieradīsies. Kaut arī zināmi priekšvēstneši ir arī šobrīd, jo patiešām no sabiedrības nostājas mēs varam jau prognozēt, kā tas reāli tālāk attīstīsies. Bet es domāju, tas ir normāls process, ka ir tādi, kas ir pret un tādi, kas ir par. Vienīgi tas, kas mani bažī, ka tā izskatās, ka viena daļa no tiem, kuri ļoti aktīvi uzstājas pret, ka vai gadījumā tur nav vienkārši sautīgas, ļoti prozaiskas politiskās intereses, ka tādā veidā piesaistīt vienu vēlētāju daļu sev, vai ne, un savākt balsis. Es teiktu, ka tas nav godīgi un vienkārši tādi, teiksim, viņi sevi vienkārši diskvalificē, es teiktu tā kā cilvēki un kā politiķi, tad, ja viņi to tā dara. Tas ir viens, jo cilvēkos ļoti viegli sakurināt bailes pret to, kas ir svešs, kas ir savādākais, atšķirīgais un tā tālāk. Un, protams, ka bēgļu krīze ir liels izaicinājums Latvijas sabiedrībai kopumā. Es to negribētu skatīties tikai tādā šaurā tādā skatījumā, ka tā ir politiķu problēma tagad, vai kaut kādu atsevišķu valsts struktūru, kurām tas ir uzticēts problēma. Tas ir izaicinājums visai mūsu sabiedrībai, un tas ir arī sava veida eksāmens, mūsu sabiedrībai brieduma eksāmens, vai ne? Jo gan no kristīgā viedokļa, gan no vispār cilvēciskā viedokļa, gan arī no visa mūsu tāda, Eiropas kopējo vērtību viedokļa, mūsu pienākums ir būt atvērtiem. Un ne tādi argumenti, kas, teiksim, noliec principā to atvēršanos pret bēgļiem, neiztur nekādu kritiku. Bet, protams, attiecībā uz šo atvēršanos, ka tai ir jābūt gudrai. To nevar tā, vienkārši mēs atveramies, tagad laižam visus iekšā, bez izšķiršanas un tā. Jo, protams, ir arī daudzi iespējamie riski. Un, teiksim, viens risks, kas noteikti pastāv, un es jau esmu dzirdējis gan no kaimiņu valstīm, tādus gadījumus esmu runājis konkrēti ar cilvēkiem, kuri pieņēma darbā, teiksim, tie, kas skaitās bēgļi, konkrēti tur kaut vai bija no Čečenijas 2 gadījumi, pieņēma darbā, likās, tik labi integrēts cilvēks un tā, un pēkšņi ņem un nozūt bez brīdinājuma, vai arī saka, es braukšu apciemot māti, bet patiesībā aizbrauc viens uz Holandi, otrs aizbrauc uz Vāciju, uz to zemi, kur var vairāk dabūt naudas, vai ne? Ļoti tādi praktiski apsvērumi. Un tāpat, arī teiksim, attiecībā uz tiem bēgļiem no tojiem vai vidējiem austrumiem, arī, ka ņem un pēkšņi, teiksim, kaut vai vakar runāju Polijā, saka, pieņēma, tur ģimenes darīja visu, ko varēja, palīdzēja, un tad pēkšņi ņem vienā brīdī nozūt uz Vāciju. Jā. Jārēķinās ar to. Šai ziņā ir vajadzīga ļoti pamatīga izpēte. Protams, par 100% mēs nekad nevarēsim to garantēt, bet pamatīga izpēte patiešām kāda ir viņu motivācija, vai
vai viņi patiešām būs gatavi pieņemt to, ko viņiem piedāvā. Jo pretējā gadījumā mēs riskējam ar to, ka tie cilvēki, kuri ar visu sirdi iesaistīsies viņu atbalstam, dabūs pa degunu. Vienkārši vienreiz, otrais tādus numurus uztaisīs un pēc tam vienkārši vairs negribēs, visus norakstīs. Vai ne? Ar vārdu sakot, te ir ļoti tā sarežģīts jautājumu komplekss, kuru mēs varam atrisināt vai mēģināt risināt un reāli veiksmīgi risināt, tikai saliekot galvas kopā un iesaistoties visai sabiedrībai. Jo, teiksim, tad, ja tie bēgļi jutīsies pieņemti, atbalstīti, un ka viņiem nodrošināts tas nepieciešamais dzīves, teiksim, iztikas minimums, tie, kuri reāli meklē sev jaunu vietu zem saules, viņi tad paliks. Bet mums viņi jāatrod, un tad visai sabiedrībai jāiestaistās, lai pieņemtu. Tā apmēram, te vismaz dažus pavadienus tā gribēju ieskicēt. Daudz ir uzteikuši baznīcas Latvijas konfesijas, ka tās iesaistās šīs problēmas risināšanā un nestāv malā un neizlieks, ka šī problēma baznīcu neskar. Par to tas ir novērtēts. No otras puses diskusijās dažkārt baznīcas līderi arī jūs esat saņēmuši kritiku par dažiem izteikumiem, piemēram, jautājumā par to, ka, ja mēs varam izvēlēties, mums vajadzētu ņemt tos bēgļus, kas ir kristieši, nevis musulmaņu ticības, tiek norādīts, ka tas atgādina gluži vai tādu vērtu tirgu, kur cilvēki tiek izvēlēti pēc kādām pazīmēm. Kā jūs uz šo kritiku atbildāt? Ļoti vienkārši. Kad cilvēka pirmais pienākums ir rūpēties par savas ģimenes locekļiem. Un vajātie kristieši, un starp citu kristietība šobrīd ir visvairāk vajātā reliģija pasaulē, un it sevišķi to var pateikt par to krīzes skarto zonu tuvajos un vidējos austrumos. Irākā 2003. gadā bija 1,5 miljons kristiešu, kaldiešu kristiešu. Šobrīd ir ap 500 000. Runājot ar Jeruzalemes latīņu patriarhu, kura pārziņā ir arī Jordānija un konkrēti arī tās galvaspilsēta Amāne, viņš saka, tur ir 8000 viņam Amānā irākiešu bēgļu kristiešu, kuri aizbēga prom vienā kreklā, kuriem vispār nekā nav, kuri guļ uz grīdas, kaut kādās telpās, kādas viņiem ir ierādītas, un gaida to brīdi, kad viņi varēs izbraukt uz tādu valsti, kura būs gatava viņus uzņemt. Un mūsu pirmais pienākums ir atvērties uz mūsu ticības brāļiem, kuriem ir vienāda pamatvērtību sistēma ar mums, un mēs uzreiz samazinām arī iespējamos radikalizācijas un terora riskus. Mums ir daudz vieglāk viņus identificēt, un vienkārši tās kultūra atšķirības būs vieglāk pārvaramas. Attiecībā uz musulmaņiem, protams, ja viņiem nav kur sprukt un viņu dzīvība ir briesmās, tad mūsu kristīgais un vispār cilvēciskais pienākums ir arī viņiem palīdzēt. Bet es saku, sāksim no tā gala, kurš mūsu valstī, var teikt, vieglāk paceļams, jo nevajag likt tādu latiņu sev, tā kā sportā, kuru mēs zināms, ka nevarēsim pārlikt, jo attiecībā uz musulmaņiem, mums nav faktiski vēl gandrīz nekādas pieredzes ar viņu integrāciju un vispār ar bēgļu integrāciju. Sāksim ar vieglāko uzdevumu, teiksim tā, un pēc tam skatīsimies, kādā veidā mēs varam to risināt tālāk. Tā kā apmēram tāds ir tas domu gājiens. Jāpiemina šīs nedēļas notikums, kurš arī plaši ievērīgi ieguva, kur Rīgā 30 musulmaņu ticības cilvēku pulcējās rīta lūkšanā, un daudz cilvēki bija pārsteigti, varbūt pat šokēti, jo vienkārši mēs neko tādu līdz šim publiski nebijām redzējuši. Vienkārši tie riski momentā pieaug, jo mēs vēl nezinām, kas mūs gaida, jo tur ir tik milzīga tā kultūru
atšķirības, tad vērtību atšķirības. Vienkārši būs situācijas, kurās neizbēgami radīsies konflikti, un tie konflikti būs jārisina. Tāpēc es saku, vienkārši sāksim ar to mazāko, vai ne, un pēc tam dosimies pie grūtākā. Arhibīskaps teica, ka šī bēgļu diskusija ir savu veidu brieduma eksāmens mūsu sabiedrībai, kā mums veicās šajā eksāmenā. Vēlos vaicāt Zviedrijas vēstniekam Latvijā, kāds ir jūsu skats? Paldies, un arī paldies, ka devāt man iespēju dalīties savos uzskatos. Es gan tā būšu, tā necentīšos tā izvērtēt to, kā latvieši risina šo krīzi, jo tā ir krīze. Tā ir tāda krīze, tā ir dimensijas krīze. Mēs kaut ko tādu neesam redzējuši kopš otrā pasaules kara. Es pilnībā saprotu arī to, ka tāda valsts kā Latvija, kurai nav nekādas pieredzes šajā ziņā, uzņemot bēgļus, un pat gluži pretēji Latvijai pēdējo 10 gadu laikā ir bijusi ļoti izteikta emigrācija, un tā ir bijusi tāda visnomācošākā problēma, un Zviedrija ļoti ir iestājusies pret obligātajām kvotām. Tāpēc, ne galvenokārt, bet arī tāpēc, ka Zviedrija ir ņēmusi savu daļu, un daži pat Zviedrijā teikt, ka pat vairāk nekā savu daļu. Mēs arī turpināsim to darīt, bet mums kā valstī tāda obligātā kvota varbūt nav tik svarīga, jo mēs ņemam tādu apjomu bēgļu, kas ne tikai sasniedza, bet arī pat 10 000 apjomos pārsniedza šīs obligāto kvotu skaitļus. Un, manuprāt, ka pragmatiska pieeja, tāda pieeja soli pa solim, bet arī tāda pieeja, kas balstās labākajā praksē, pierādījumos balstītās zināšanās, kas patiešām pastāv tajās valstīs, kurām ir pieredze bēgļu uzņemšanā un arī bēgļu integrēšanā. Es domāju, ka tā būtu labākā pieeja. Un neuzsākot polemiku varbūt ar arhibīskapu, es teiktu, ka Zviedrijas pieredze skaidri parāda to, ka nepierāda to, ka kristieši vienmēr ir vieglāk adaptēt salīdzinājumā ar citu ticību pārstāvjiem. Mēs esam tagad pieņēmuši bēgļus kopš 40. gadiem, un pirmais vilnis bija 70 000 somu bērnu, kurus pārveda uz auģu ģimenēm. Zviedrijā 40. 41. gadā 10 000 dāņi, 60 000 Baltijas bēgļu, kas šķērsoja Baltijas jūru 44. 45. gadā, un viņi viegli adaptējās mūsu sabiedrībā. Pēc tam mums bija vietnamieši, pilnīgi cita kultūra, un kaut kādu iemeslu dēļ arī vietnamiešus bija ļoti viegli integrēt. Bosnijas musulmaņi arī ļoti viegli integrēt, kurdi. Es arī teiktu, ka jā, kaut arī viņi ir sunīti musulmaņi, arī viņus ir bijis viegli integrēt. Arī augsti izglītotie irānieši, arī šie tradīcijas pārstāvošie. Un par to ir vērts padomāt. Un uzsākot šo diskusiju, varbūt es gribētu atgriezties vienu soli atpakaļ pie šīs diskusijas, jo reizēm es esmu pamanījis Latvijā, ka problēmas tiek aprakstītas diezgan tādā krāsaini, spilgti aprakstītas. Man nav viedokļa, vai tas ir lielā apmērā vai mazā apmērā, bet es tikai esmu pamanījis, ka mūsu reģistrā mums ir vairāk nekā 100 000 individu, kas šobrīd ir reģistrēti kā patvērumu meklētāji un gaida, kad izies šo patvērumu procedūru. Protams, man nebūtu pareizi teikt, tas taču ir viegli. Zviedrijas sabiedrība jau pēdējo 10 gadu laikā ir uzņēmusi 100 000 bēgļu, un ka tas nebūs grūti. Bet varbūt tomēr uzsākot šo diskusiju, vajadzētu
padomāt arī par to, kā apspriest šo jautājumu cilvēciskā līmenī, nekoncentrējoties tikai uz problēmām, jo šie indivīdi ir cilvēki. Nu, vienkārši ir gadījies tā, ka viņiem ir bijusi tā nelaime, tāds nelaimīgais liktenis piedzimt Sīrijā. Tā nav viņu vaina. Tā nav viņu vaina, ka 50% no iedzīvotājiem ir pārvietoti, un viņiem ir nācies pamest valsti, bet mums ir jāmēģina risināt šo situāciju, cik nu labi mēs spējam. Bet tāpat arī mums vajadzētu darīt to pragmatiski, un cilvēki, viņi ir tādi paši kā mēs, viņiem ir draugi, viņiem ir ģimenes, viņiem nav cita mērķa, kā vien saņemt pamata aizsardzību, un sākt jaunu dzīvi, rūpējoties par savām ģimenēm. Nu, reizēm, bet ne šajā diskusijā, bet tādās citās, kur esmu pāris pēdējo mēnešu laikā piedalījies, ir bijusi tendence aprakstīt šos bēgļus kā kaut ko ļoti tādu svešādu, ārzemniecisku, svešu, kaut gan pašos pamatos viņi ir cilvēki, tāpat kā mēs. Un varbūt tāpēc mums vajadzētu pavaicāt sev arī ar Jēzus vārdiem, kā mēs gribētu, lai pret mums izturās, kā viņi pret mums izturās, ja mēs paši būtu nonākuši tādā situācijā. Un varbūt tad ņemt to vērā, jo tie ir ļoti viedi vārdi. Un varbūt vismaz man tie būtu tāds izējas punkts diskusijās par bēgļu pieņemšanu. Kuru no vēstniekiem aicināt, jo, protams, katras valsts pieredze ir interesanti uzklausīt, vai tā šobrīd būtu Vācija, Itālija, Grieķija, arī Ungārijas pieredze, piemēram, bet mēs izvēlējāmies Zviedriju, jo gan tādēļ, ka, kā jau vēstnieks minēja, mums ir pagātnē situācijas, kur Latvijas cilvēki ir meklējuši patvērumu, un tie ir bijuši Zviedru cilvēki Gotlandes salā, kur ir uzņēmuši latviešu ģimenes pēc gara un bīstama ceļa laivā. Es vēstniekam vēlējos jautāt no tās lielās pieredzes, kas ir Zviedrijā ar bēgļu uzņemšanu un bēgļu integrāciju. Kurus jūs minēt kā veiksmes piemērs, ar kuriem jūs varētu dalīties, un kas ir tās lietas, par kurām jūs varat atklāt runāt, kas Zviedrijai nav izdevušās un kuras mums būtu jāņem vērā šobrīd Latvijai gatavojoties bēgļu uzņemšanu? Paldies, arhibīskapa kungs. Paldies par jautājumu. Jāteic, es personiski teiktu tā, ka nevar izvairīties no ciparu, no skaitļu jautājuma, jo pāris pēdējo gadu laikā ir palielinājusies bēgļu strauma uz Zviedriju un kļūst grūtāk. Jo vairāk cilvēku iebrauc, jo grūtāk kļūst. Bet patiešām mums šobrīd tā situācija ir galēji 100 000 patvērumu meklējumu pašreizējā reģistrā. Un tas ir Zviedrijā rekords. Gadu gaitā mēs esam pieredzējuši galvenokārt pozitīvus piemērus. Un te tāds pamat pieņēmums ir tāds, ka jaunie pilsoņi, jauni cilvēki mūsu valstī, tas nav galvenokārt sloks mums, ka tas mums ir aktīvs, tas ir labums. Un mēs esam spējuši, es teiktu, lielā mērā tāpēc, ka mums ir ieplūduši jauni cilvēki, mums ir izdevies attīstīt mūsu ekonomiku, mums patiešām ir bijusi plaukstoša ekonomika pāris pēdējo 10 gadu laikā, un kopš 80. gada mūsu dzīves standarts ir dubultojies, 2-3% pieaugums, viens no labākajiem Eiropas Savienībā, kopā ar Latvijā gan jāteic, un tiešām liels prieks to redzēt. Un jaunie strādnieki, strādājošie un arī gan industrijā, gan biznesa dzīvē, viņi ir bijusi absolūti nepieciešami dažādās sabiedrības daļās. Un tomēr man šķiet, ka varbūt 70. un 80. gados mēs bijām nedaudz naivi. Mēs nepietiekami koncentrējās uz agrīnu valodas apmācību, kas ir izšķiroši svarīga. Mēs pilnībā neizpratām to, cik tas bija svarīgi. Cik svarīgi ir, lai cilvēki sāk strādāt,
Pat ja tas ir tāds kā izdomāts vai radīts darbs, cilvēkiem ir kaut kas jādara, bezdarbība vai aktivitātes trūkums patiesībā ir postoša vairumam individu. Un es nevaru jums ieteikt nekādu konkrētu recepti, bet tomēr tas ir ļoti svarīgi. Tāpat arī izglītības līmenis. Dažu bēgļu izglītības līmenis ir ļoti augsts, viņiem ir vieglāk adaptēties vai nu kaut kādai biznesa vai publiskai dzīvei, bet dažiem bērniem, kas ir bijuši varbūt 2-3 gadus jau bēgļi šajā konflikta situācijā, kopš konflikts sākās, izglītība ir patiešām izšķiroši nozīmīga. Zviedrijā mums ir vietējā atbildība par bēgļu uzņemšanu. Un mums šī recepte ir nodrošinājusi salīdzinošus panākumus. Un pretstatā tam, ja ar to nodarbotos tā virspusēji tādā nacionālā līmenī. Protams, tas ir saistīts ar finansiālām komplikācijām, jo, protams, pašvaldības pieprasīs šo te izmaksu atlīdzināšanu. Protams, vienmēr var diskutēt par to, cik ilgu laiku vietējām pašvaldībām vajadzētu piešķirt šos finanšu līdzekļus no valsts, lai viņi varētu tikt galā ar šo problēmu, kas galvenokārt ir lēmuma pieņemšanas nacionālajā līmenī rezultātā radusies. Vai mēs gadu gaitā esam darījuši kaut ko nepareizi, izņemot to? Es domāju, ka varbūt atgriežoties pie tā, ko jūs minējāt, ka bēgļiem vajadzētu varbūt skaidri pateikt, ko mēs no viņiem sagaidām. Es domāju, ka visiem cilvēkiem ir svarīgi, lai viņi justos piederīgi kādai struktūrai, un lai arī viņus informētu to, kāda tā dzīve jaunajā valstī tā funkcionē vai norit. Varbūt tam nevajadzētu būt tādam kā noteikumiem, bet pastāv sociālās normas, parašas un likumi, ir tiesiskie pienākumi, kas ir saistīti ar šo pārcelšanos. Dažas lietas vienkārši atšķiras, dažas ir diezgan stingras, dažas stingri noteikumi, un mums nevajadzētu pieņemt, ka bēgļi nav likuma paklausīgi indivīdi. Viņi nāk no sabiedrībām, kas ir arī kaut kādā ziņā strukturētas. Kaut arī pāris pēdējo gadu laikā, gan tīpaši Sīrijā, Sīrijā tā struktūra izpostīta. Bet nav, es domāju, nekas nepareiz, ja jūs skaidri pasakāt, kādas ir jūsu vērtības, jūsu likumi un ko jūs sagaidāt no viņiem. Tas palīdz bēgļiem adaptēties un integrēties. Es domāju, ka mums nevajadzētu baidīties, lepoties pašiem ar sevi. Vēlējos jautāt, šobrīd pēdējos mēnešos es vadu arī diskusiju raidījumu Latvijas sabiedriskajā radio, un gandrīz nav tāda diena, kad nepiezvanītu kāds no klausītājiem un šajā bēgļu tematā nepieminētu Zviedriju. Daži piemēri, ko es esmu no klausītājiem dzirdējis, piemēram, ir izskanējis, ka Stokholmā, Malmē, šo pilsētu priekšpilsētās ātrā palīdzība braucot uz izsaukumu tikai tad, ja esot policijas eskorts, jo tas esot ļoti bīstami. Tāpat arī izskan, ka Zviedrijas policija, reģistrējot noziegumus par izvarošanām, vairs nemin tautības, jo vairumā gadījumu šajos noziegumos ir vainojami iebraucēji. Šādi un citi piemēri, ar kuriem tiek norādīts, ka mums nevajag izvēlēties to ceļu, kur iet Zviedrija, jo tie piemēri ir bīstami un apdraudoši. Cik šie mūsu sabiedrības priekšstati par to ir patiesi un cik šeit ir mīti? Vai tas, ko es minēju, tiešām tā arī notiek? Daži ir patiesi, taču daži ir mītiski. Pastāv paaugstināts aizdomīgums pret bēgļiem, un arhibīskaps jau pareizi to pieminēja. Pastāv dažādi spēki sabiedrībā, kas cenšas vinēt sev balsis un gūt atbalstu, paaugstinot aizdomas pret bēgļiem. Es domāju, ka mums
vajadzētu mums nemēģinātu realitāti krāsot drūmākās krāsās nekā tā ir. Un es domāju, ka nevajadzētu arī slēpt problēmas, kas ir saistītas ar šim līdzīgiem integrācijas procesiem. Izmantojot video, modernās tehnoloģijas, ir iespējams neskaitāms reizes parādīt video klipu, kurā demonstrēta degoša mašīna, un sacīt, ka tas ir noticis. Ja? Nu, iespējams, ka tas notiks atkārtot, bet tas nenotiek katru gadu. Problēma ar Zviedrijas nomaļākām apdzīvotām vietām ir, piemēram, nu, teiksim, saistībā ar Malmi. 80. gados, kad es biju jaunietis, Malma bija tāda pussagrauta postindustriāla pilsēta, kura bija diezgan drūmā stāvoklī. 25 gadu laikā tā ir atjaunojusi savu iedzīvotāju skaitu, tā ir kļuvusi par apdzīvotas vietas centru, un tā ir kļuvusi arī par kultūras centru. Tā ir arī tilts savienojumam ar Dāniju un Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu. Tātad mēs šeit redzam pilnībā izmainījušos situāciju. Imigranti un ne tikai politiskie bēgļi ir lielā mērā bijuši atbildīgi par šīm pozitīvajām pārmaiņām. Protams, ir bijušas arī monētas, piedzīvot monētas otras puses gadījumi, un ir bijuši arī dažādi uzskatām vizuāli piemēri, nu, teiksim, saistībā ar šīm te pieminētajām ātrās palīdzības mašīnām. Lieta ir tāda, ka nevienmēr ir pozitīvi nolikt šādas te problēmas nomaļas. Integrācija patiesībā būs vienkāršāka, ja centīsieties piedāvāt bēgļiem tādu, tā teikt, plašāku geogrāfiskā vidē izplatītāku iedzīvošanos. Nu, teiksim, attiecībā uz dažādām priekšpilsētām. Attiecībā uz kriminālu noziegumiem Zviedrija nekad nav reģistrējusi etnisku piederību attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Es nedomāju, ka Latvija rīkojas tāpat. To, protams, var plaši apspriest, un sociologi un kriminologi nav pilnībā vienbalsīgi nepiekrīt kādam konkrētam viedoklim. Nu, iespējams, ka šie te radītāji ir pārspīlēti attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem un arī attiecībā uz izvarošanām. Dažās no šīm grupām, nekādā gadījumā, ne visos gadījumos tas ir piemērojams. Es arī esmu pamanījis to, ka pirms 2014. gada vēlēšanām Zviedrijas presē noziedzīgu nodarījumu izdarītāju skaits ievēlamo personu sarakstā bija teiksim tā, vēlēšanu sarakstos iekļautās personas bija ievērojami negatīvāk noskaņots attiecībā uz bēgļiem. Un šeit tika sāsinātie skaitļi attiecībā uz reāli faktiski notiesātajām personām, kas izdarījušas noziedzīgas nodarījumus. Vēstniekam, vēl viens veids, kā Zviedrijas vārds izskan Latvijā šajā bēgļu diskusijas kontekstā, ir nereti dažādās sabiedrības diskusijās dzirdēts, un arī no politiķiem dažkārt ir dzirdēts, ka šis bēgļu jautājums ir pārspīlēts, mums par to nevajag pārāk daudz uztraukties. Tāpat viņi visi aizbrauks uz Zviedriju, un dažkārt izskan tāds ironisks piezīmes, ka vienīgais, ko mums vajag darīt šiem patvērumu meklētājiem, parādīt, kur Rīgā ir pasažieru osta. Kā jūs reaģējat, dzirdot dažkārt arī šāds komentārs no mūsu sabiedrības? Well, if we... Ja mēs nosakām obligātās kvotas, tad jūs uzņemsiet tādus bēgļu apjomus, kādus esat apņēmušies uzņemt. Es neesmu informēts attiecībā uz precīziem skaitļiem,
taču pēc kāda laika tiks izdots šīs atļaujas, un es domāju, ka tiks piemērot Schengens noteikumi, un tad tiks arī izlemts, kā ir attiecībā uz šiem te bēgļiem, vai viņi varēs pārvietoties vai doties prom uz citām valstīm. Galvenais šajā te diskusijā ir jautājums par sloga dalīšanu. Mēs šeit esam 28 valstis savienībā, Latvija ir maza valsts, taču tā ir Eiropā. Un ja mēs vēlamies dalīties slogos, tāpat kā mēs dalāmies ieguvumos vai pozitīvajos lietās, tad šādā krīzes situācijā arī nepieciešams ievērot proporcionalitāti. Un nevar vienkārši bēgļiem likt doties uz nākamo robežpunktu un cerēt, ka cita valsts ar tiem centīsies tikt galā. Piebilst šo to. Attiecībā uz to, ka viņi pārbrauks uz Zviedriju vai Vāciju vai kādu citu valsti, es arī uzdevu šo jautājumu iekšlietu ministram pirms kāda laika, un tad viņš skaidroja, ka šiem bēgļiem, ja jau viņi Latvijā tiks uzņemti, tad viņiem būs uzturēšanās atļauja tikai Latvijā, un ka viņiem būs, būs apliecība, uz kuras pamata viņi varēs uzturēties citās Eiropas Savienības valstīs, ne vairāk, ja nemaldos, tur kādus 6 mēnešus gadā, un viņiem nebūs tiesību tur strādāt. Tad es pirmajā brīdī tā kā nomierinājos, bet pēc tam es turpināju tā kā zondēt un runāt, kā tur īsti ir. Un tad zinātāji man mācēja pateikt, ka vienai daļai no tiem teiksim, bēgļiem, viņiem tā apliecība un tās normas pilnīgi neko nenozīmē. Ka viņi, tā kā tur jau tie daži gadījumi, par kuriem es te minēju, kuri konkrēti man ir zināmi, ka viņi vienkārši ņem, iesēžas tur autobusā vai mašīnā un brauc un dodas uz citu valsti. Tā ka šai kontekstā mums jārēķinās, kā es jau teicu, ar pārsteigumiem, ar negaidītām reakcijām, ka viņi vērtē situāciju un pieņem lēmumus pavisam savādāk nekā mēs to darītu. Mums ar to jārēķinās, ka būs pārsteigumi. Un tad šādā, kontekstā, izanalizējot to visu un saliekot kopā, tad man rodas tāda doma, kura var būt tāda mazliet izaicinoša un varbūt negaidīta, ka mums par tiem bēgļiem būs jāpacīnās, lai viņus saglabātu Latvijā. Ja mēs gribam, tā kā dzirdējām, Zviedrijas vēstnieks teica, ka viņi tur, ka tas ir darba spēks, ka tas ir potenciāls, vai ne? Ja mēs gribam, lai viņi dod savu ieguldījumu Latvijas attīstībā, tad viņi mums ir jāiekaro viņu sirdis, jāpadara viņus par savējiem. Un es atgriežos atkal pie tā, ka tas ir visas mūsu sabiedrības izaicinājums, ka tas nenotiks pats no sevis. Jo, ja viņi te atbrauks un te saskarsies ar tādiem skatieniem vai kaut kādiem tur komentāriem, valodu viņi nesapratīs, bet pēc toņa varēs saprast, vai ne? Un jutīsies atstumti, tad viņi pie pirmās izdevības zudīs prom. Bet, ja viņi jutīsies pieņemti šeit, tad var cerēt, ka viņi pārvarēs gan to, augstumu, gan arī tur visu pārējo, kas te viņiem ir, un, zemos pabalstus, kurus tā es saprotu, taisās, pielīdzināt mūsu nabadzīgāko iedzīvotāju līmeni. Tā ka, šādi komentāri. Paldies. Piebalkums par to, kā šīs diskusijas notiek Latvijas sabiedrībā. Arhibīskaps jau pirms tam minēja, ka cilvēkos šobrīd ir ļoti viegli iesēt bailes. Un mēs, protams, nevaram saukt par rasistu katru cilvēku, kurš vienkārši uzdod kritiskus jautājumus par šo bēgļu problēmu, vai kuram ir bažas, vai kuram ir neskaidrības. Bet mēs, protams, redzam, es pēc savu piemēru atkal varu atsaukties uz savu darbu medijos,
tajos komentāros, ēpastos, kas nāk, viena liela daļa es pat publiski nevaru nolasīt, jo tie vārdi tur ir izvēlēti tādi un teksti ir tādi, kas turpat nebalansē uz rasismu līmeņu, bet viņi krietni pārkāp par šo naidu līmeni un naidu runu mūsu sabiedrībā. Jā, neapšaubām tā ir problēma, un man liekas, kaut kā cilvēki atdala, ka tie ir savādāki cilvēki nekā mēs, jo, ja es būtu sīrietis, un es būtu tajā bēgļu nometnē, un karš Sīrijā turpinās, es ietu uz Eiropu. Vienalga, ko tas man maksā, protams, es neizvēlētos valsti, bet es gribētu valsti, kurā man un manai ģimenei varētu būt nākotne. Un man šķiet, Latvijas sabiedrībā šis aspekts ir mazāk stipri iesakņojies. Tāpēc vienkārši var aicināt viedokļa līderus to tomēr atkārtot, ka pirmkārt tā ir palīdzība cilvēkam. Cilvēks, kas ir tāds pats kā es, vai mans kaimiņš. Un tā ir tas, kas pašlaik ir netik stipri iesakņojies. Un tādēļ šodienas apspriežamais jautājums ministrs kabineta tik ļoti svarīgs. Jo ir iesētas bailes, ir iesēts priekšstats, ka tie ir kaut kādi savādāk nekā esam mēs. Un tad, kad notiks reālais process, katra kļūda politiski vai sabiedrības apziņā maksās nenormāli dārgi. Un tāpēc es arī atbalstu darba grupas to piedāvāto modeli. Viņš ir dārgs. Viņš tiešām ir dārgs, jo tur ir paredzēts gan arī sekot līdz, ir arī noteikts cilvēks, kas seko līdz šai ģimenei, bet mums ir pozitīvs piemērs ar Somālijas jauniešiem, kur šāds, kas nebija no valsts sekojas, kas bija, teiksim, no civilās sabiedrības, kas parādīja to, ka var izdarīt to, un tas notiek diezgan dabīgi. Tāpēc es gribētu teikt, ka mums ir jāiet pirmkārt no apziņas, ka viņi visi paliek Latvijā. Tas ir mūsu arī mērķis. Ja kāds galu galā aizbrauks, mēs nevaram pa visiem atbildēt, bet tas ir mērķis, ka mēs gribam, ka viņi visi, ko mēs uzņemam, iesaistās mūsu sabiedrībā, un jādara tā, lai izkliedētu sabiedrības bāžas, jo stereotips, kas ir iesakņojies, ir ārkārtīgi stiprs, un tāpēc es pieņemu, ka ir tik grūti šajā situācijā. Tā kā bēgļu problēma varbūt atnāca mums, es teiktu, kāds 10 gadus par ātru sabiedrībai. Mēs noteikti ejam tajā virzienā, mēs noteikti tiksim galā, man nav pat par to šaubu, bet šajā mirklī tas rada tik daudz bažu un tik daudz uztraukumu, kā, protams, ir politiķi, kas uz to mēģinās zvejot, un tāpēc ir svarīgi, lai nav neviena, teiksim, kļūdaina soļa. Un man šķiet, ka bāze ir pietiekami laba, lai neizdarītu nevienu kļūdu. Vai jūs varētu paškritiski arī teikt, ka varbūt paši politiķi, mūsu viedokļu līderi, varbūt dažbrīd ir vainīgi pie tās situācijas, ka šīs diskusijas sabiedrībā dažbrīd ir tik sakaitētas, jo, ja mēs paraugamies uz mūsu kaimiņiem Igauņiem, jau vasaras vidū Igaunijas valdības vai sabiedrībai skaidri izstāstīt, kā notiks šo bēgļu uzņemšana, ka sākumā tiks atrasta dzīvesvieta, skola, un tad šī ģimene tiks aicināta. Bija jau konkrētas lietas zināmas, par kurām mēs uzzinām šodien, 29. septembrī, Igaunijas sabiedrībai, par to tika pavēstīts jau vasaras vidū, un ja prezidents Vējons nebūtu sapurinājis mūsu koalīciju pirms pāris nedēļām, iespējams, ka pat šodien valdības sēdē vēl par šo jautājumu netika lemts. Es nemīlu mūs salīdzināt ar Igauņiem. Mēs esam tur labāk, tur sliktāk. Jā. Svarīgi, ka tas ir izdarīts. Jā. Man šķiet, tas ir ļoti svarīgi. Un katra valsts iet savā tempā, un man šķiet, ka es neesmu par to satriekts. Un man šķiet, tāpat jautājumi ir Igaunijas sabiedrībā. Tāpat tas laiks nebūtu tik daudz mainīts. Ir ļoti svarīgi, vai vārdi saskan ar darbiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc tas šoks bija, bet tur es gribētu aizstāvēt valdību. Jo nav loģiski nāk vispirms ar 40,000 kvotu, pēc tam ar 120,000 kvotu. Jo kāpēc nevarēja uzreiz paredzēt to situāciju? Jo katru reizi nākot, politiski tas rada cilvēkam pagaidiet. Jūs teicāt to, tagad ir tas, un tu mēģini teikt, nē, tā to bija tas Eiropa, saka, un cilvēki tam netic. Viņi uzskata, tu esi, ka mans kaut ko slēpis. Man liekas, ka visā šajā procesā atklātība ir tik ļoti, ļoti svarīga, jo tad ir vislielākās nepatikšanas. Cik ātri mēs pasakam, kā mēs rēģējam, man liekas, tas nav tik sarežģīti traki, jo vēl jau tie bēgļi nav šeit. Tāpēc es domāju, ka mēs neko neesam nokavējuši, un diskusijā tas nebūtu mūsu glābis no paša principa, jo cilvēki ir nobijušies. Viņi ir nobijušies, un tikai reāla, teiksim, situācija, ka tas tā nenotiek, ka viņu bailes nepiepildās, tikai tas var mainīt to viņu uztveri. Un tad, man liekas, mums arī būs vairāk sabiedrības līderi, kas teiks, ka
tas, ko mēs darām, ir pareizi, un tas ir pareizi nevis tāpēc, ka mēs gribam palīdzēt itāļiem vai grieķiem, kas šobrīd lido kā arguments, bet palīdzēt tāpēc, ka tie ir cilvēki, kas cieš, un tāpēc mēs viņiem palīdzam. Vairāk kārt minam, ka cilvēki ir nobijušies, kā sabiedrība, politiķi, garīdzniecība, arī mediji var kliedēt šīs bažas, ja viņas nav patiesas, un kāda ir tā katra atbildība, ja mēs raugamies uz mediju darbu, kurš arī ir analizēts. Tur dažbrīd arī, protams, var paškritiski palūkoties, kā mediji atspoguļo šo bēgļu stāstu. Piemēram, internetu portāli, kā vizualizē rakstus par bēgļiem. Šodien pat es redzēju vairākus piemērus, kur bija ziņa par bēgļu uzņemšanu, un tā tiek ilustrēta, piemēram, ar fotogrāfiju, kur ir sieviete, visticamāk, Afganistānā ar pilnīgi aizklātu seju, dodot priekšstatu, ka iespējams tā izskatās visas musulmaņu sievietes. Vai arī, ja ir jābūt atkal paškritiskam kāda televīzijas stāsts, televīzijas ziņas par bēgļiem, tad, protams, tiek izvēlētas bildes, kur kā mēs sakam, ir kāds action, notiek kāda darbība, dedzināšana mašīnu vai zādzības uz ielas, kas, protams, notiek arī, bet šādas bildes nedod priekšstatu, ka tā dara visi bēgļi vai ka tā dara lielākā daļa bēgļu. Par mūsu katru atbildību šai stāstā. Jā, es pilnīgi piekrītu, tas ir paša atbildība, jo tieši tas, kas veido ziņas, tas viņš jau ir tāds pats kā jebkurš cits cilvēks, un viņam jāstāsta, ka viņš godīgi to dara, viņš godīgi dara savu darbu un godīgi arī izpild savu cilvēcisko misiju, jo mēs tiešām neesam tikai darba rūķi, mēs esam arī tie, kam ir savas vērtības, un man liekas, ja kā to dara. Protams, varbūt viņam ir cita vērtību sistēma, bet es ļoti ceru, un man šķiet, ka tā ir, ka Latvijā ir cilvēku tiesību vērtības ir visaugstākās, un tomēr 99% vai pat vēl vairāk ir tie, kas ir tomēr par cilvēku tiesībām. Tā kā es domāju, ka šī situācija vienkārši atspēlēkojās, teiksim, ar tiem, kas paziņos, teiks kaut ko citu. Un, piemēram, tas, kas mani vienmēr ļoti, ļoti interesējas, ir tas, ka, teiksim, mūsu ziemeļu kaimiņu sabiedrības ir, protams, dažādi uzskati, bet es vienmēr biju pārsteigts, piemēram, ka Dānijas sabiedrībā viņi maksā 2% no iekšzemes koprodukta, vienu pār pa 1% attīstības sadarbībai. Un tā ir nauda. Un viņiem ir visas sabiedrības, tomēr lielākās daļas sabiedrības atbalsts. Ziņas ir pozitīvas un negatīvas, bet viņi to pieņem. Un arī par Zviedriju, jā, ir negatīvi un pozitīvi stāsti, bet cilvēki to akceptē. Un tas man šķiet ir ārkārtīgi svarīgi. Kāds vienmēr būs ekstrēmā uzskatā, bet lielākā daļa sabiedrības saka, tas ir pareizi un mums tas ir jādara. Un Latvijas sabiedrībā šīs sajūtas šobrīd nav, un tā, es ceru, radīsies, ka mēs uzskatīsim, ka tā mums ir jārīkojas. Mums nav jārīkojas savādāk, un tad arī valdībai, protams, būs stipri vieglāk. Un šeit ir labs piemērs, ar kuru es vēlos turpināt. Jūs pieminējāt šo Latvijas iesaistu attīstības sadarbībā. Es atminu laikus, kad jūs bijāt Eiropas komisārs un tieši atbildējāt par šiem jautājumiem. Un, toreiz bija liela konference, viens liels pasākums Briselē, kur atspoguļoju es arī no televīzijas. Un es zinu, ka man kolēģi citu valstu žurnālisti, kas blakus sēdēja, vaicāja, cik liela jūsu valsts atdeve ir, cik daudz jūs paredzat attīstības sadarbībai no savu budžeta. Jūsu valsts pārstāvis ir tieši šīs jomas komisārs, un es palūkojos datos. Tajā gadā Latvija bija atvēlējusi 23 000 latu gadā. Un es nosaucu šo summu 23 000, viņi man prasa, tas ir dienā, es saku, nē, tas ir gadā. Un tā bija situācija, kur ir mūsu komisārs un teiksim, tā mūsu līdzdalība attīstības sadarbībā, par ko mēs runājam tagad, ka šīs problēmas vajag novērst tur uz vietas, tajās valstīs, lai šīs bēgļu traumas pie mums nav. Un tagad varbūt šī izpratne ir mainījusies. Es gribu teikt, ka Latvija, es arvien nekritizētu Latviju. Latvija maksā naudu gan Eiropas Savienības budžetā, kas iet attīstības palīdzībai, gan IDF, tas ir tā speciālā budžetā, kas arī palīdzēts attīstības sadarbībai. Latvijas karavīri bija Malī, Latvijas karavīri bija Centrāla Afrikas Republikā. Nekas nav dārgāks kā cilvēka dzīvība. Un man šķiet, ka dažreiz Latvija vienkārši ir nepareizi tiek, nepareizi interpretēts, ka nacionālais budžets nav pārāk liels.
kāds mums ir šis budžets. Nu, protams, šī attīstības palīdzība pieauga. Es, protams, būtu priecīgāks, ka viņš būtu lielāks, jo mums ir dažas valstis kaimiņos, kā Moldāvija, Ukraina, kurā mēs varam daudz labi izdarīt, valstis, kuras atrodas tādas uz naža asmens un kur mūsu sabiedriskās organizācijas kaut vai nelielu pienesumu varētu strādāt. Bet es neredzu, ka mums vajadzētu, teiksim, pretendēt uz visu pasaulē, ka mēs varētu visas pasaules problēmas atrast. Tajā pašā laikā es, protams, gribētu, ka Latvija piedalās šajā trusta fondā, ko komisija paziņoja 1,8 miljardu eiro apjomā, jo problēmas apstāsies tikai tad, ja atrisināsies bāzes problēma. Un bāzes problēma pirmais ir karš un konflikts. Tātad tas ir pirmais. Un ja mēs skatāmies Sīrija, Lībija, Malī, Centrālā Afrikas Republika, ir eksplozīvas vietas, un kur relatīvi neliela nauda, bet arī militāri iesaist, ja tas ir vajadzīgs, maina lietu būtību. Cilvēki paši no sevis nemigrē prom. Otrs, protams, ir īpaša problēma, bet tā nav tikai arī Āfrikas, tā arī tuvo austrumu problēma. Ļoti daudz jauniešu, viņiem nav darba, un viņiem nav īsti, kur palikt. Un tāpēc es domāju, darba vietu radīšana ir ārkārtīgi svarīga. Un tad ir trešā lieta, ko vienmēr ir jāparedz arī. Šīs valstis ir ļoti trauslas. Un tātad viņu politiskais nostiprināšana un galvenais mēģināt viņam palīdzēt, ja, teiksim, ir sausuma vilnis, tas atrisina mums bēgļu problēmu. Tā kā investēt faktiski pamatproblēmas risinājumi ir pats svarīgākais, jo pretējā gadījumā agrāk vai vēlāk mēs nonākam pie piesātinājuma. Cita sabiedrība nonāk ātrāk, cita vēlāk. Nevis tāpēc, ka cilvēki negribētu, bet tāpēc, ka tas maksā naudu. Un kaut kādā mirklī, saka, man vairs nav naudas šim procesam, un es nevaru vienkārši uzņemt tikai tāpēc, ka vienkārši vairs līdzekļu nav. Un man šķiet, pie šīs situācijas drīzāk nenonāk, ja cīnās ar pamat problēmu. Un tad ir tas, kad ir jārisina tā, kad ir cilvēkiem, lai mēģinātu atrast patvērumu, viņiem nav jāiet cauri visām robežām un jānonāk, teiksim, kaut kādā valstī. Man liekas, ka tas ir viena lieta, kas šobrīd komisijas kopējos priekšlikumus nav pietiekami stipra, jo galu galā ir svarīgi, ja es esmu nometnē Turcijā un es gribu mainīt, man ir iespēja pieteikties. Man nav jāiet cauri Turcijai, Grieķijai, Serbijai un Austrijai, lai nonāk kaut kur es gribētu iesniegt. Man šķiet, ka tā ir viena ļoti svarīga lieta un, protams, man jābūt tiesībai izvēlēties tajā iesniegumā, kurai valstī es dodu. Šobrīd šī sistēma faktiski aicina fiziski uzņemties risku un nonākt Eiropā, jo, protams, humanitāra apsvērumu dēļ nevienu jau nedzīs atpakaļ, tīpaši tad, ja viņš nāk no ārkārtīgi problemātiskām valstīm kā Eritrejas. Vēl par jautājumiem, kurus uzdod Latvijas sabiedrību un uzdot šos jautājumus pamatoti. Piemēram, viens no tādiem ir, kādēļ šie bēgļi, kuri pēc bīstamā ceļa izkāpa Grieķijas krastā, piemēram, vai Itālijas krastā, kādēļ viņi vēlas veikt vēl šo garo ceļu un nokļūt, piemēram, Ziemeļa Eiropā, jo viņi patiesi ir mukuši no kara, no šausmām, no slepkavībām, un viņiem tagad ir patvērums un vismaz nav apdraudējums. Un viņu bērniem, kādēļ viņi vēl mēro šo ceļu un kur tad nošķirt, kur ir šis kara bēglis un kur ekonomiskā labuma meklētājs? Es domāju, ka pirmais, kas nošķirās un kur man liekas, ka mēs vienkārši esam vilkuši pārāk ilgi, tas ir Rietumu Balkāni. Valstis ir ES kandidātu valstis, un mēs vēl sakam, ka viņas nav drošas. Tas manā skatījumā ir absurds. Jā. Tad es tikpat labi varu aizviedot uz Zviedriju un prasīt patvērumu, jo tas zūd jēga, jo mēs sakam, viņi izpild Kopenhāgenes kritērijas, cilvēktiesības tiek ievērots, un mēs vēl sakam, ka viņi var būt, viņi jāizskata normālā procesā. Tā nevarētu būt. Jā. Tas man šķiet ir pirmais, ko es nokrīt. Un tad paliek, protams, vairs nevis ekonomiskā aptvēruma meklēšana. Tad paliek tiešām cilvēki izmisumā, ja mēs noņemam šo grupu. Un tad, protams, valstīm ir jāmēģina tuvināt uzņemšanas apstākļi. Jo, protams, ir starpība, vai tu saņem 200 eiro vai 560. Paiesim vēl dažus kilometrus un būs 560. Tā ir, man liekas, ir milzīga problēma. Un tāpēc Vācijā es pieminēju maina likumdošanu, lai neradītu šo plūsmu. Jo Orbāns, Ungārijas premjers, varbūt skarbi teica, ka viņš teica, viņš varbūt vajadzēja ungāru valodā būt eleganti. Viņš teica, problēma ir Vācija, nevis Eiropa. Tā bija viņa problēma, jo cilvēki
grib šķērsot Ungāriju, kurā viņi varētu pieprasīt patvērumu, bet Vācijā piesakoties, viņa ekonomiskā situācija, vismaz tā kā viņi redz, ir labāka. Man šķiet, ka jāizbeidz tāda iespēja, ka tu vari pirkt patvērumu. Tas nozīmē, faktiski tas shopping patvēruma labākās vietas meklēšana. Es neticu, ka var izlīdzināt pilnībā, jo skaidrs, ka lepnie zviedri nekad neies līdz Latvijas, teiksim, līmumam, un mēs nevaram uzcelt līdz zviedru līmenim, tāpēc, ka mums ir citas problēmas. Bet kaut kādā veidā atrast pēc iespējas mazāk tādu interesantu momentu, kāpēc patvērumu meklētājs saka, es esmu Eiropā, bet vēl man jāpaiet bišķīt, un tad ir pavisam labi, jāmēģina iziet no šīs situācijas, un tad, protams, nonākam pie tā, ka ja kāds šķērso Latvijas robežu, tad viņš ir mūsu patvērumu meklētājs. Un tad mums šī solidaritāte ir svarīga, jo tad faktiski tā visa smaguma bāze ir uz Itāliju, Grieķiju, Latviju, Igauniju un visām tām, kam ir robežas valsts. Un tāpēc es gribu teikt, ka tas solidaritātes mehānisms, ko dažreiz ļoti kritizē Latvijā, īstenībā ir priekš mums ļoti svarīgs. Jo mēs varam būt situācijā, kādā ir Ungārija, vai Grieķija, vai Itālija. Tāpēc mums vajadzētu vēl visvairāk faktiski aizstāvēt solidaritāti, jo mums var pienākt šī situācija, un cipari, kas parādās pie austrumu robežas, varbūt nav uztraucoši, bet dinamika ir ārkārtīgi strauja. Un tāpēc, man liekas, mums ļoti, teiksim, ātri jāievieš sava sistēma, jo mums var būt daudz vairāk bēgļu caur austrumu robežu. Kungs, man jums vēl jājautā, jūs bijāt komisārs divos saukumos Barozo vadībā, vai tolaik Eiropas politiķi, tolaik jūs komisijā nevarējāt paredzēt vai neparedzējāt, ka šāda bēgļu strauma varētu sākties, ka laicīgi jau būtu jāmēģina izstrādāt sistēmu, kā nodalīt tiešām cilvēkus, kas mūk no briesmām, no cilvēkiem, kuri meklē vienkārši labākus dzīves apstākļus. Tagad tas tiek darīts, vai to nevarēja jau sākt darīt pirms gadiem 5, 10? Īstenībā komisija ik pa laikam nāca no priekšlikumiem. Pēdējā bija Zviedrijas komisija Cecīlija Malmstroma, pirms tam bija Vitorino 2000 gadu sākumā. Faktiski komisija visu laiku nāca ar priekšlikumiem, bet dalībvalstis faktiski visu laiku vienai daļai neinteresē, teiksim, no Latvijas dosie, tā nav mūsu problēma. Citām valstīm tas prasīja kaut kādas izmaiņas viņu iekšējā politikā. Un tie skaitļi 300 000 patvērumu meklētāji, 100 000 uzņemam, pa ko uztraukties. Un tāpēc komisija faktiski visu laiku mēģināja. Vēl 2014. gadā komisāra Malmstrēm iesniedza vairākus priekšlikumus. Bija samits, kas domāts bija migrācijai, viņš tika aizvietots faktiski ar citiem jautājumiem. Tā kā es teiktu, ka komisija nāca, vai komisija varēja nākt ar dramatiskāku scenāriju. Es domāju, nekas nebūtu mainījies, ja komisija būtu teikusi, te būs 2 miljoni visi, jo politikā tomēr mēģina problēmas risināt nevis paredzot viņas, bet tad, kad viņas ienāks. Vai tas ir labi vai slikti, tas ir grūti tā novērtēt, bet neviens politiķis negrib papildus problēmas, ja viņa nav jau ienākusies. Un tāpēc man šķiet, tas imigrācijas jautājums tik ilgi stāvē. Itāļi bišķīt kliedza par to, bet Itāļi tika galā vairāk vai mazāk, tad kāpēc visiem pārējiem vajadzētu uztraukties? Tāpēc man šķiet, te ir tā galvenā problēma, kā politiskā vēlme Eiropā parasti risināt kaut ko, kas ir smags, ir tad, kad problēma nonāk. Un tur neko nevar darīt 28 dalībvalstis, katrai ir savas domas, un grūti paredzēt, ka mēs attīstīsimies domājot tālu uz priekšu. Es domāju, ka politika paliks risinot tās problēmas, kad viņas ienāks. Paldies. Es vēlos vaicāt arī arhibīskapam. Zviedrijas vēstnieks pirms brīža norādīja, ka raugoties uz Zviedrijas pieredzi savulaik ir ļoti būtiski jau pašā sākumā pievērst uzmanību bēgļu integrācijai, viņu nodarbinātībai, ļoti svarīgi arī viņu izglītošanai. Un arī jūs norādījāt, ka mums ir šie cilvēki jāpadara par savējiem. Kā šeit valstī var nākt palīgā baznīca, daudzās draudzes? Jā, šeit es patiešām gribēju mazliet arī pievērsties tam pavadienam attiecībā par šo bēgļu tādu integrāciju un par jau konkrētākiem veidiem, kādā veidā viņus uzņemt. Pirmkārt, domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi
sadalīt viņus pa novadiem un nepieļaut Chinatown veidošanos, pēdiņās, vai ne? Jo tad, kad viņi būs lielā grupā, tad būs daudz vieglāk viņus, kā saka, atstumt. Viņi jutīsies ātrāk atstumti un radikalizēsies, un arī tas noziedzības līmenis var ātrāk pieaugt. Bet ja viņus izretinās, piemēram, pa 1-2 ģimenēm tur pa kaut kādiem novadiem, un man patika tā minētā Igaunijas pieredze, ka sākumā viņi atradīs skolu, kurā viņi mācīsies, un vietu, kurā viņi dzīvos, un varbūt pat arī potenciāli, teiksim, kas viņus ņems darbā, un tikai tad ņems pretī. Tas uzreiz paver viņiem normālas cilvēcīgas dzīves iespējas. Un attiecībā par draudzēm, tad es jau esmu to publiski paziņojis, ka es aicinu draudzes būt atvērtām uz bēgļiem un mēģināt viņus tā kā pieņemt un viņiem palīdzēt. Un šeit attiecībā par draudzēm esmu runājis arī ar pārējo galveno konfesiju vadītājiem Latvijā. Tad viņi vienbalsīgi visi teica, ka tad, ja tie būtu kristieši, tad draudzēm būtu daudz vieglāk, jo tad mēs varam integrēt arī draudžu dzīvē viņus. Un tad ir tas daudz vairāk tā vienojošā, vai ne? Bet, protams, kā es teicu, mēs centīsimies palīdzēt visiem. Un es, protams, nevaru piespiest draudžu locekļus pieņemt savās mājās vai pieņemt pie draudzēm, bet es varu viņus aicināt, es varu viņus motivēt, un pāvests Francisks arī par šo tēmu ir nevienreiz vien runājis un ļoti skaidri pateicis, ka tas ir mūsu kristīgais pienākums un ka viņš aicina pieņemt tos bēgļus. Tā ka teiksim, varam mudināt un tādā veidā cilvēkiem palīdzēt atvērties uz to. Bet es gribēju pakomentēt vēl dažus pavedienus, kas te izskanēja. Patiešām tas, kas izskanēja no Piebalga kunga teiktā, redzams, ka Eiropā ir valsts vīru trūkums, valsts vīru deficīts, jo es šķiroju, politiķis ir tas, kurš risina problēmas, kuras ir atnākušas, bet valsts vīrs domā 20 vai 50 gadus uz priekšu. Diemžēl ir jūtams deficīts šai ziņā tādu cilvēku ar vīziju, kuri redz tālu, un tad tās problēmas var paredzēt un, teiksim, tās saknes mēģināt novērst. Jo patiešām tas arī šeit izskanēja, ka jāstrādā pie saknēm. Protams, mēs šeit Latvijā, mums to ir grūti darīt, bet, teiksim, valdības līmenī, un žēl, ka Petersonas Godmanes kundze nav šeit klāt, jo valdība, par cik viņa strādā ar Eiropas Savienības struktūrām, tur var bikstīt. Un arī mūsu Eiropas parlamenta locekļi, arī viņi var tur bikstīt un tomēr, kā saka, balsi pacelt tai virzienā, ka jāstrādā pie saknēm, jo tomēr patiešām tie kari, kas tur notiek, tur apakšā ir sautīgas, egoistiskas intereses, diemžēl. Un tur ir lielvaras iejauktas ar savām interesēm. Un patiesībā tas ir lielvaru rokās, tās sviras, lai to karu pārtrauktu. Protams, momentā to nevar izdarīt, bet tas ir iespējams. Tātad jāstrādā pie saknēm, un tur vismaz, kā mēs teikt, jākar pie lielā zvana tās problēmas, un par viņām jārunā. Un tā, nākošais, attiecībā uz to kontrabandu, jo man ļoti patika Piebalga kunga teiktais par to, ka vajadzētu pa taisno no tām nometnēm ņemt, jo saprotiet, tur pēdiņās pievienotā vērtība parādās. Tie ir tie tūkstoši, ko viņi maksā un kas aiziet noziedzīgām struktūrām. Tādā veidā viņas pastiprinot, vai ne? Līdz ar to jāstrādā, lai nocirstu kontrabandas iespēju. Un atkal mūsu
pārstāvjiem Eiropas Savienībā ir iespējams par to runāt un mudināt, lai Eiropas Savienība ātrāk iedarbina to, par ko tur tika runāts, ka pat kara kuģus sūtīt, vai ne? Gan izrādījās, ka tam vajadzīgs ANO mandāts, ka tas ir liels uzdevums, bet pie tā ir jāstrādā, jo ko mēs tad bezspēcīgi noplātām rokas, pelna tie tur kontrabandisti miljardus, lai pelna mēs neko nevaram izdarīt. Diemžēl te bezzobaina diezgan tā mūsu Eiropas Savienība šai situācijā. Tā, un pēdējais, ko es gribēju pateikt, ka, un tas patiesībā jautājums Piebalga kungam, ja varbūt jums ir tāda informācija, jo izskan tāda informācija arī publiskajā telpā, ka liela daļa bēgļu, kas ierodas tur Ungārijā, vai arī Grieķijā, ka tie ir no Balkānu valstīm, līdz pat 40%, un ka viena daļa no viņiem izmet savas pases un saka, ka viņi ir sīrieši. Kas tur ir apakšā? Vai tā ir patiesība? Patiešām tas tā ļoti kaut kā savādi, un ko tur varētu darīt? Paldies. Grieķijā droši vien no Balkānu valstīm mazāk, tad viņiem tur liels aplis jāmet pa Eiropu. Ungārijā. Ir neapšaubām, ka statistika nav perfekta. Es skatos no tā gala, kas piemēram prasa patvērumu pieprasījumu uz Eiropas Savienībā, man liekas, uz 1. aprīli, kad es skatījāmies. Bet jūs runājat nedaudz par citiem, bet arī tur sīrieši bija, man liekas, 25%, āfrikāņi kā 10%, un faktiski Balkāni bija gandrīz puses, tāpēc tas skaits ir ļoti liels, jo viņiem visi ir patvērumu meklētāji, un viņiem visiem ir vienādas tiesības. Tā kā šajā ziņā tā ir taisnība, ka skaitli palielina tas, kad ir kopā visi, jo nesadala viņus pa, teiksim, kara reģioniem vai nekara reģioniem. Tas, kā kāds varbūt ir arī gājis šādu ceļu Ungāriju, iespējams, bet tādi varbūt ļoti, ļoti nelieli, jo tajā mirklī, ja viņš to izdara, viņš faktiski sadedzina ceļu sev uz mājām. Un tas, ko manā skatījumā, kas notika no Kosovas vai no Albānijas vai no Serbijas, viņi faktiski izmēģina laimi, ja man paveicās, un ja nepaveicās, tad es procedūras laikā padzīvoju un es esmu mājās. Faktiski viņi nav ieinteresēti iznīcināt savu identitāti, jo viņiem ir identitāte tomēr, teiksim, ne tikai no drošas valsts, bet arī saistīta ar ģimeni. Viņi nemainīja to, tā kā tie, man liekas, ja ir tādi gadījumi, tad tie tikai daži gadījumi. Tas, ka kopējā plūsmā kādi arī var būt, bet es nedomāju, ka tas ir tā problēma. Problēma ir drīzāk tas, ka viņi vienkārši kopējā skaitā ļoti liela, un tad arī, protams, rodas dažādi baiļu stāsti. Bet es nedomāju, ka viņi nojaucas ar sīriešiem. Kas varētu būt, ka daļa irākieši vai pakistāņi, tiem varētu būt interese, jā. Tiem varētu būt interese, protams, to darīt. Tā kā es domāju, ka tie varētu būt, jo tiem faktiski tā vai tā atpakaļ ceļa uz Afganistānu. Viņi nedomā atgriezties nekad, un viņiem, protams, ir skaidrs, ka sīriešu pasa ir labāka nekā, teiksim, Afganistānas pasa. Ja jums arī ir kāds jautājums, droši celiet roku, iesaistieties mūsu sarunā. Es vēl īsi arhibīskapam vēlējos jautāt, atsaucoties uz to, kā mūsu sabiedrība diskutē par šo bēgļu jautājumu. Viens no stāstiem ir arī par to, ka dažkārt sarunās izskan dalījums, kur ir īstie bēgļi un kur nav īstie. Mēs jau minējām par dalījumu kristiešu musulmaņu, bet tiek arī norādīts, sevišķi atgādinot, ka arī latvieši paši dažādos vēstures posmos ir devušies bēgļu gaitās, ka Vairvīķa Freiberga, mūsu bijusī prezidente, reiz bija bēgli. Tiek norādīts, ka tā to nevar salīdzināt. Mūsu tautieši bēga no komunisma, no padomju varas briesmām. Šie tagad ir cita veida bēgļi un nav korekti šādā veidā mūsu vēsturi un to, kas notiek šobrīd, salīdzināt, kā jūs uz to raugties. Es tomēr gribētu nodalīt, teiksim, bēgļus no kara skartajām zonām vai bada, vai tur, vai tur, kur pilsoņu karš ir, vai kādas vajāšanas.
no tiem, kuri, kā mēs te dzirdējām, no Balkānu valstīm grib izmēģināt laimi, nu varbūt ielekšu tajā lejputrijā iekšā un dzīvošu cepuri kuldams. Nu, es domāju, ka morālu tiesību viņiem nav tomēr uz to, lai viņus ņemtu pretī vienlīdz ar tiem, kuri ir aizbēguši savu dzīvību glābdami vai arī gribēdami saglabāt savu ticību. Tā ka šai ziņā tomēr tas būtu kompetento iestāžu uzdevums izpētīt, kas tad tur īsti ir apakšā. Bet par pārējo, tā ir, ka tad vienkārši, ja cilvēks ir nelaimē, tad viņam ir jāpalīdz, un šeit patiešām, kā jau vairāk kārt izskanēja, Latvijai ir ļoti bijusi tāda liela pieredze šai ziņā, ka mūs ir uzņēmuši, mūsu tautiešus ir uzņēmušas daudzas zemes, un te tomēr ir paralēlas, jo Otrā pasaules kara beigās aizbēga daudzi un tika pieņemti, un daudzi tagad atgriezās, un es pat biju tā apbrīnas pilns, kad man bija izdevība pabūt ārzemju latviešu vidē, tur Amerikas vidienē, tur kaut kur vairāk ziemeļos. Es biju apbrīnas pilns, ka viņi ne tikai saglabāja valodu un kultūru, bet arī attīstīja to kultūru, jo viņu starpā dzejnieki, tad rakstnieki, mākslinieki, gleznotāji, ar vārdu sakot, viņi pēc tam atdeva atpakaļ to savu ieguldījumu atpakaļ Latvijai, un mēs pazīstam tādus, kas ir atzīti, teiksim, no ārzemju latviešiem. Tā ka ir šī pozitīvā pieredze, tā atvērtība, ko mēs piedzīvojām no citiem, un tagad ir brīdis nokārtot kaut kādā ziņā, var teikt, šo parādu, vai ne? Jā, es gribētu pilnīgi piekrist arhibīskam, jo bēgļu konvencija radās uz Otrā pasaules kara bēgļu bāzi, ka laikam 600,000 vienkārši iestrēga nometnēs. Neviens pa viņiem nelikās zinis, un tād vajadzēja pieņemt šo konvenciju, lai faktiski atrisinātu šo problēmu. Tāpēc tie cilvēki, kas saka, ka tad tā situācija bija savādāka nekā tagad, tā nav taisnība. Tā ir tāda pati cilvēka bēda no kara vai no, teiksim, diktatūras, kā tas ir Eritrejā. Jā. Protams, ir jāstrādā, lai eritrejieši tādos skaitos nemēģinātu bēgt prom, bet ko tu vari izdarīt, karu nepieteiks Eritrejai. Un tā ir milzīga problēma, jo Eritreja ir viena no tām valstīm, no kurienes ļoti daudz nāk bet es teiktu, ka principā salīdzinājums mūsu latvieši, kas bēga, kad nāca padomju armija iekšā, faktiski bija tieši tādā pašā situācijā. Tā kā salīdzinājums manā skatījumā ir pilnīgi korekts. Jā. Es arī gribētu sacīt, ka šis salīdzinājums ir pat pareizs. Varbūt man grūti izsakot visu to Latvijas diskursu, kas notiek, ka šobrīd ir bijuši dažādi viedokļi, bet attiecībā uz ekonomiskajiem bēgļiem, kas jau tika pieminēti, vai ekonomiskie migranti un politiskie bēgļi no kara, tur pastāv atšķirība, protams, politiskajiem bēgļiem ir tiesības saskaņā ar konvenciju ne tikai meklēt, bet ja viņiem ir skaidra nepieciešamība pēc aizsardzības, mums ir jādod viņiem patvērums. Šobrīd situācija Eiropā ir tāda, un daži uzskata, ka tie, kuri iziet cauri, šķērso 5 vai pat 6 robežas, drīzāk ir ekonomiskie bēgļi nekā politiskie. Es neesmu par to tik pārliecināts. Tie ir tādi, cilvēki, politiskie bēgļi, kuriem ir varbūt resursi, kas var samaksāt kontrabandistiem, kas var samaksāt par šo ceļojumu. Lielā mērā arī tie cilvēki, kas ir jauni vīrieši un vairāk vai mazāk uzņēmīgi. Vai ir izglītoti. Kaut kādā mērā varbūt Zviedrijai vajadzētu būt laimīgai, ka viņi ir šķērsojuši 6 valstu robežas, jo tad mēs dabūjam tos cilvēkus, kuriem ir labs potenciāls būt daļai aktīvā darba spēka, bet, protams, te ir morālais jautājums.
vai mēs piešķirsim patvērumu tiem, vai mēs piešķiram patvērumu tiem, kuriem visvairāk nepieciešama aizsardzība, vai arī tie, kuriem ir vairāk resursu pieejami, vai kur attapīgāk arī. Bet es nepiekrīstu tiem, kuri saka, šie ir tikai ekonomiskie bēgļi. Visi politiskie bēgļi ir arī ekonomiskie bēgļi. Viņi bēg, lai glābtu savu dzīvību, bet viņi arī cenšas atrast vietu, kur pašiem nopelnīt iztiku sev un kur gādāt par savu ģimeni. Un tā kā 28 Eiropas Savienības valstīm ir 28 dažādas sistēmas, 28 dažādi pabalstu līmeņi, 28 dažādi darba tirgi, bet arī 28 dažādas sistēmas, kā viņus pieņem, kā integrē un kā integrē bēgļus. Bet tāpat arī sistēmas, kas aizkavē vai mazina tādu iespēju saņemt patvērumu. Tā kā dažādās valstīs šīs sistēmas ir ļoti dažādas, un varbūt tas ir galvenais iemesls, kāpēc tādas valsts kā Vācija un Zviedrija ir populārākas. Arī politiskajiem bēgļiem arī ir jādomā, viņi domā par šo tirgu. Un ja es būtu viņu vietā, es arī izvēlētos meklēt patvērumu tādā valstī, kur ir lielāka iespējamība, ka mani pieņems, vai lielāka ticamība. Bet tagad ar šīm te obligātajām kvotām, apvienojumā ar šiem te karstajiem punktiem un visu pārējo, ko tagad esam apsprieduši, mēs šādā veidā atbrīvosimies no tā visa. Un tā vietā mēs centīsimies nodefinēt viņu aizsardzības vajadzību jau pie robežas un tad sadalīt pa starp valstīm. Un es teiktu, ka to vajadzēja izdarīt jau pirms daudziem gadiem, bet, kamēr tas netika izdarīts, tikmēr Zviedrijas humanitārais viedoklis bija tāds, ka tie, kas parādās pie mūsu robežas, mēs nerūpēsimies par viņiem visiem, bet mēs viņiem dosim iespēju meklēt patvērumu lielā mērā arī piešķirsim, ja viņiem tiešām ir nepieciešama aizsardzība. Un tā kā Zviedrija ir tā diezgan bagāta valsts, un šajā tirgu, ja mēs to varam saukt, mūsu sistēmu tā arī uztvēra, tad arī mēs esam saņēmuši lielāku slodzes daļu salīdzinājumu ar citām valstīm, taču mums ir jāsaprot, ka tas nav galvenokārt ekonomiskie apsvērumi, bet arī tā iespējamība tikt pieņemtam un, protams, arī arī pabalstu un tam līdzīgi. Sāksim ar pirmo mikrofonu. Paldies par ļoti interesantu diskusiju. Vēlējos mazliet tikai pieminēt informāciju pie tā jautājuma par kristiešu un musulmaņu bēgļiem. Pirms pāris nedēļām Rīgā viesojās starptautiskās palīdzības organizācijas Barnabas Fund 2 darbinieki, un šī organizācija nodarbojas ar palīdzību reliģiski vajātiem cilvēkiem no kāda 1990. gada apmēram, kā vairāk gadu desmitu pieredze, un saskaņā ar viņu sniegtu informāciju tā situācija ir tāda, ka kristiešu bēgļi vairākumā, vismaz varētu runāt par kādiem 95% vai vairāk, ir palikuši bēgļu nometnēs Turcijā un tajās valstīs, kas robežojas ar konfliktu zonu, ar Sīriju un Irāku, Libānu, Jordāniju. Un no šī viedokļa skatoties, ja kādreiz varbūt pārmet, ka mēs gribam šķirot uzņemt kristiešu prioritāri vai kā, tieši sanāk otrādi, apgriezt šis dalījums ir apgriezt tādā nozīmē, ka no Itālijas un Grieķijas un Ungārijas, kur latvieši bēgļi patvērumu meklētāji ir jāuzņem, tieši šo kristiešu bēgļu varētu būt vismazāk vai pat iespējams nemaz. Un žēl ir tas, ka tomēr Eiropas Savienībā šobrīd šīs rekomendētās kvotas, viņas neietver iespēju, ka šo rekomendēto skaitu ietvaros mēs varam izvēlēties uzņemt bēgļus arī no tuvo austrumu reģiona tiešā veidā. Bez tā, ka bēglis ir maksājis to lielo naudu un nokļuvis jau Eiropā, Itālijā un Grieķijā. Tāds viedoklis vienkārši. Paldies. Jā, es arī pievienotos. Man liekas, ka būtu bijis labāk, mēs ņemt cilvēkus no nometnēm, bet ir otra puse, Itālija un Grieķija.
gaidīja, ka kāds palīdz. Un tātad tas pirmais solis bija, protams, palīdzēt tas, bet tas neliedz mums, ja mūsu programma iet uz priekšu, ka mēs sakām, mēs uzņemsim, nu, teiksim, 100 vai 50 no kādas nometnes, kas pieteiksies, un man liekas, ka tas būtu jāiedibina kā sistēma, jo tas ir vislabākais veids, jo mēs varam izpildīt savu to pienākumu pret mūsu kolēģiem, mūsu partneriem Eiropas Savienībā, bet jau sākt arī veidot sistēmu, pēc kurām kaut vai neliela kvota varētu būt tie, kas nāk no nometnēm, jo tas, man liekas, ir labākais veids, jo tad cilvēkam nav jāuzņemas riski, tad neiet tikai tie bagātākie, protams, jo, lai ietu tie, un tad ir daudzas citas problēmas atrisināts, bet mēs esam tajā situācijā, kurā mēs esam, lēmums nav perfekts, bet viņš bija jāpieņem. Nu, lūk, šeit mēs dzirdam tādu tālredzīgas domāšanas piemēru, jo mēs runājam par to, ka politiķi tikai reaģē uz situāciju, un, diemžēl, šobrīd Latvija ir tādā situācijā, ka ir noreaģējusi un pieņēmusi tos spēles noteikumus, kas tika uzspiesti. Bet patiešām es pilnībā atbalstītu šo priekšlikumu, ka mums vajadzētu mūsu pārstāvjiem, teiksim, Eiropas Savienības struktūrās, pacīnīties, lai pēc tiem 2 gadiem, jo tagad uz tiem 2 gadiem mums ir uzspiests un mums nav kur sprukt. Bet attiecībā uz nākošo periodu būtu jāpacīnās, lai mēs varam patiešo to darīt. Vai ne? Un tad mēs izmantotu tur tās iespējas, lai to procesu kaut kādā veidā vadītu. Paldies. Šobrīd no Latviešu diasporas organizāciju viedokļa, kā jūs zināt, ārpus Latvijas dzīvo diezgan liela Latvijas tautas daļa un daudz ir emigrējuši pēdējos gados. Un es arī teikšu uzreiz, ka Latviešu diasporas organizācijas atbalsta centienus šeit Latvijā uzņemt bēgļus, jo tiešām tā ir daļa arī no mūsu diasporas vēstures. Vienlaicīgi es vēlos arī paust gandrību, ka valdība ir ķērsies pie tādas nozīmīgas lietas, kā Latvijas sabiedrības lielākas atvēršanas cilvēkiem no citām valstīm, jo šī problēma skar arī tos latviešu vai Latvijas piederīgos, kur vēlas atgriezties Latvijā pēc ilgstošas dzīves ārzemēs, jo pēc Latvijas statistikas katru gadu Latvija atgriež pastāvīgi dzīvi gan arī 10 000 cilvēku, un lielākā daļa no tiem ir mūsu pašu pilsoņi, kur atgriež no rietumvalstīm. Un esam jau daudz gadus runājuši Latvijas valdību, ka vajadzētu arī veidot speciālas programmas, lai atvieglotu šo cilvēku integrāciju Latvijā, jo viņiem ir zuduši sociālie kontakti. Bērni ir uzsākuši mācības citu Eiropas valsts skolās, tad citas tradīcijas izglītības iestādēs, bet, diemžēl, Latvijā visu laiku ir bijusi atruna, ka mums nav finansējuma, lai mēs varētu kaut ko šeit darīt. Ar to šīs bēgļu jautājums ir aktualizējis arī mūsu problēmu un ceram, ka šajā kontekstā atradīsies vieta arī to cilvēku integrācija Latvijā, kur atgriež šeit un kur ir Latvijas pilsoņi. Jautājums par bēgļiem. Mēs visu laiku runājam, ka bēgļi, jā, viņi ir bēgļi, bet ja mēs jau pieņemam, ka viņi palika šeit uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Kaut gan patiesībā bēglis tā ir tikai patvērumu meklēšana situācijā, kamēr politiskie apstākļi neļauj šim cilvēkam atgriezties savā izcelsmes valstī. Un a priori jāpieņem, ka bēglis viņam ir vēlme arī atgriezties savā dzimtenē, ja, kad būs mainījušies politiskie apstākļi. Mēs arī vienlaicīgi saprotam, ka bēgļi, ja viņi iedzīvosies šeit, lielākā daļa to nedarīs nekad, līdzīgi kā bija ar latviešiem. Bet tomēr šis jautājums paliek, vai mēs tomēr kaut kā nemēģinām jau spēc solis priekš un pateikt, ka jā, ir šie visi bēgļi, bet viņi palika šeit, Latvijā. Lai gan patiesībā varbūt situācija ir savādāka. Otrs jautājums, kas skar arī šo lietu, vai mēs šiem bēgļiem, kad viņi dzīvo šeit Latvijā, arī palīdzam risināt tas politiskās problēmas viņu izcelsmes valstī. Vai mēs iejaucamies, piemēram, Eritrejas politiskās sistēmā un veicinam to, ka šī diktatūra tiek gāzt, vai mēs iejaucamies Sīrijas konfliktā un arī tādā veidā cenšamies palīdzēt šiem bēgļiem atrisināt viņu problēmu. Bet es izmantotu iespēju, varbūt gribēju uzdot īstu pretjautājumu. Tas, ko man ir stāstījuši kolēģi no, piemēram, internetu portāliem, viņu vērojumu, viņu statistika ir tāda, ka viena liela daļa no komentāriem internetā par šiem bēgļu rakstiem, kur ir diezgan kritiski komentāri un pat diezgan arī
dažbrīd uz tādu naida runu balansējoši. Tie ir cilvēki tieši, kas ir mūsu tautieši, kas paši ir devušies uz ārzemēm un šobrīd strādā citās valstīs. Ar ko to varētu izskaidrot? Un tie ir cilvēki, kur, teiksim, Lielbritānijā dažkārt saņem diezgan ievājoši piezīmes no britu dzeltenās preses par sevi pašu, vai viņi tā runā tādēļ, ka viņi redz, kas notiek, teiksim, Londonas priekšpilsētās, vai tie ir kādi citi iemesli? Jā, protams, bulvāra presē ir ietekme uz latviešu sabiedrību ārpus Latvijas, jo es šeit pārstāvu tieši organizēto sabiedrības pusi. Tā tie cilvēki, kas apvienojušies biedrībās un kuri pauž savus intereses pārnājot vienam ar otru. Tie, kas komentē internetu portālos, tie ir cilvēki, mēs viņus saucam par brīviem radikāļiem, kuri dzīvo kaut kur, viņi kaut kādas informācijas drumslas uztver, uz viņām automātiski reaģē, bet tas nav organizētās latviešu sabiedrības viedoklis. Un te ir tā plaisas starp vai nošķīrums starp šīm divām sabiedrības daļām ārpus Latvijas. Paldies. Es neredzu, bet es zinu, ka... Jā, labi. Es domāju, tas, ko Aldis prasīja par latviešu, tie, kas atgriežas Latvijā, integrēšanos, reintegrēšanos, protams, manā skatījumā tas ļoti svarīgs uzdevums, jo, piemēram, mēs esam beidzis fizmatu fakultāti un tagad ir 75 gadu laikam viņai. Un tur ir diskusija, kā vairāk piesaistīt studentus, un tas nozīmē, ka mums jādomā, ka teiksim, mums ir vajadzīgi ne tikai tie, kas atgriežas no viņa ģimenes locekļi, bet faktiski vairāk studenti, jo skaits, ka bērnu skaits ir samazinājies. Vai mums vajag risināt politiskās problēmas? Protams, bet jāskatās, cik daudz Eiropas kopējā drošības un ārlietu politika var izdarīt. Un šeit ir, man liekas, viens būtisks ierobežojums. Kopējā ārējo un drošības politika Eiropa nevar pārliekt apvienoto nāciju drošības padomē. To, diemžēl, nevar izdarīt. Kamēr drošības padome nav vienota viedokļa, kā risināt, teiksim, Sīrijas jautājumu, ir praktiski grūti iedomāties, ka Eiropa viena pati var atrast risinājumu, jo pārāk šis jautājums ir politizēts. No šī viedokļa es neapšaubāmi apsveicu to, ka prezidents Putins tikās ar prezidentu Obamu. Tas vēl neko nerisina, bet tas ir mēģinājums izveidot tiltu drošības padomē. Tas pateic attiecas uz Lībiju. Eiropa vienmēr ir klāt un mēģina šos problēmas risināt. Un, protams, viens svarīgs teiksim, atbalsts Sīrijas problēmas risināšanai ir tas, ka tieši Eiropa vadīja sarunas par Irānas kodolbruņojumu programmu. Un tur tiešām tās Eiropas iniciatīva noved pie tā, ka faktiski viena problēma, ja neteiksim, ir atrisināta, tad katrā ziņā viņa vairs nav aktuāla, vismaz tagad, un es ceru, nekad nebūs aktuāli. Tā kā, protams, jārisina. Par Eritreju es labprāt dzirdētu vēstnieka viedokli, jo ir Zviedrijai liela Eritrejas kopiena, eritrejiešu kopiena. Un viņiem dažiem ir arī Zviedrijas pilsonība, un daži no viņiem, kam ir dubult pilsonība, ir atgriezušies Eritrejā un pazuduši. Faktiski mēs mēģinājām risināt šos jautājumus, bet ir lielas grūtības tiešām panākt pozitīvu risinājumu ar šī brīža Eritrejas vadību. Es uzskatu, ka tā spiediens jāturpina izdarīt, jo, teiksim, Eritrejā cilvēku tiesības neapšaubām tiek apspiestas, un tāpēc ļoti daudz eritrieši saņem politisko aizsardzību. I thought perhaps you are more. Es domāju, varbūt jūs esat lielāks Eritrejas jautājumu eksperts. Varbūt jums vajadzētu, varbūt būtu nepieciešama lielāka aktivitāte attiecībā uz Eritreju vai darbā ar Eritrejas valdību. Es neesmu vislielākais Eritrejas speciālists, tāpēc tā kā Zviedrija ir pieredzējis lielāku Eritrejas bēgļu pieņemšanu. Tas nenozīmē, ka es esmu eksperts Eritrejas jautājumā. Ir arī klāta Ungārijas vēstniece Latvijā, un es vēstniecei vēlos jautāt,
Kāda ir Ungārijas pieredze šobrīd risinot bēgļu krīzi un kā jūs pārliecināt Latvijas sabiedrību, kādēļ mums ir jāiesaistās un šobrīd jāpalīdz arī Ungārijai, uzņemot daļu bēgļu no jūsu valsts? Paldies! Es negaidīju, ka man uzdos tieši jautājumu, taču esmu priecīga padalīties ar jums pāris idejās. Pirmkārt, vēlos pateikties Eiropas komisijas pārstāvniecībai par šā pasākuma organizēšanu. Manuprāt, tas ir ļoti vērtīgs. Šo nepilno 2 stundu laikā jūs lielākoties runājiet par to cilvēku integrāciju, kuri saņems patvērumu vienā no mūsu valstīm. Es domāju, ka visi no mums ir vienisprātis attiecībā uz to, ka ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai veicinātu šo procesu, proti to integrāciju, visu to integrāciju, kas saņems patvērumu. Taču tajā pat laikā mums jāraugās uz situāciju, kurā mēs redzam, ka Eiropā ir daudz tādu cilvēku, attiecībā uz kuriem mēs varam uzdot jautājumu, vai viņi saņems patvērumu vai nē. Un to mēs varam tā teikt paplašinātāk skatīties uz šo jautājumu. Runājot par integrāciju, mēs Ungārijā esam piedzīvojuši vairākus veiksmes piemērus, piemēram, to bērnu izglītošanu, kuri uzturās mūsu teritorijā. Starp citu, Ungārijas valdība saņēma pirms 3 gadiem Eiropas komisijas balvu vai apbalvojumu attiecībā uz specifisku izglītības metožu likšanu lietā pātrinātai integrācijai, vienlaikus koncentrējoties uz īpašām vajadzībām, kuras izglītības procesā šādiem cilvēkiem var būt nepieciešams. Izskanējis jau daudz, bet runājot par integrācijas vēlētos pasakīt pāris lietas. Pirmkārt, manuprāt, ir vienlīdz svarīgi no viņu patvēruma meklētāju puses gribēt būt integrētiem. Iespējams, šis ir tas sarežģītākais jautājums. Daži no paneļa dalībniekiem sacīja, ka labāk tos izplatīt ģeogrāfiski, jo tādā veidā būs vieglāk viņus integrēt. Taču vienlaikus ir jāpajautā pašiem sev. Šie cilvēki ierodas pie mums, viņi veido savas kopienas ar savu identitāti un ar savu etnisko identitāti, un ja jūs redzat to kustību Eiropā, viņi mēģina veidot savas mini-sabiedrības. Un es personiski šaubos, vai būs iespējams ģeogrāfiski viņus izkliedēt vienā valstī, jo viņi cenšas dzīvot relatīvi tuvāk, un no viņu identitātes viedokļa viņi paši to centīsies darīt. Tās bija pāris idejas no manas puses, un paldies par uzdoto man jautājumu. Skatu punkti arī mūsu diskusijā, vai vēl ir 1-2 jautājumi, un tad mums jānoslēdz. Būs lūdzu jums roka. Man laikam būs jautājums Piebalgā kungam, cik šobrīd reāli sasaukt jaunu ANO konferenci par Sīriju. Man šķiet, ka tomēr tā ne tikai Eiropas problēma, bet visa globāla problēma. Ja es nemaldos, kad bija krīze Vietnāmā, bija tā konference, kas arī izglāba daudzu vietnāmiešu dzīves un daudz nokļaujuši uz Norvēģiju un Zviedriju. Jo, principā, ko mēs šobrīd redzam, tas ir tikai aizberga gals, jo tie pat arī tas miljons, kas varētu sasniegt Eiropu, tas nav nekas, jo, principā, šobrīd Turcija, Libāna un citur Jēmena dzīvo vairāk nekā 4 miljonu bēgļu. Un, ja mēs palacīsim ANO bēgļu aģentūru ziņojumus, kādus apsauksmes viņi dzīvo, viņi saņem tikai 0,45 dolāru centu dienā, un veselības aprūpe reize nav pieejama. Viņi dzīvo dziļā nabadzībā, un viņi nav tiesību strādāt nec Libānā, nec Turcijā. Un skaidrs, ka cilvēki varētu tomēr arī doties vienalga kam, bet uz Eiropu. Tad vai Eiropas Savienība varētu facilitēt šo procesu, lai risinātu šo
bēgļu pārdevas procesu globāli ne tikai pa Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī uz Austrāliju, Ķīnu, Brazīliju un arī Ameriku. Paldies! Ja, es domāju, tas ir mūsu interesēs, un man šeit ir dažas lietas, kas ir mainījušās. Pirmkārt, Merkele ir pateikusi, ka ir gatava runāt ar Asadu. Jā, tā ir liela izmaiņa, un tas ir apstiprinājis arī ar Kameronu. Tātad faktiski, es nezinu, kāds pārējo Eiropas valstu viedoklis, bet tas ir svarīga izmaiņa, jo līdz šim tika uzskatīts, ka Asads ir persona non grata, jebkurās sarunās, ka viņam jāaiziet prom, lai varētu veidot miera procesu. Ja tas Eiropa spēja vienoties par to, tas ir būtiska izmaiņa. Tālāk, Franči palielināja stipri savu spiedienu pret ISIL, pret Islamic State. Tas nozīmē, ka ir daudz skaidrāk iezīmējies, pret ko ir jācīnās. Jā, kas ir tas elements, kas grauj mieru. Un es teiktu, no Eiropas viedokļa, protams, ir jāmēģina dot cilvēkiem perspektīvas, ka karš beigsies un viņi varēs atgriezties mājās. Tā kā es domāju, ka no Eiropas es ieteiktu tiešām būt maksimāli aktīvai, un šobrīd ir jauni elementi visā šajā procesā. Bet jebkurā gadījumā mums ļoti būtu noderētu ANO drošības padomes rezolūcija, jo tas vienmēr maina to virzību kādu. Viņai nav jābūt varbūt ļoti detalizētai, bet ja šāda rezolūcija būtu, tas jau dotu diezgan lielu signālu cilvēkiem, kas ir nometnēs, pastāv iespēja, ka karš beidzās. Šobrīd tas reālākais, labākais risinājums, ka viņi sašķirās kādās 3 daļās un īpaši nekaro. Tas nav nekāds risinājums, tā cilvēkiem nav iespējas atgriezties mājās. Tā kā es teiktu, pa Sīriju ir ļoti svarīgi. Bet man šķiet, ka visā šajā situācijā nedrīkst aizmirst Lībiju. Lībijā, man liekas, risinājums ir vienkāršāks. Jā, tur ir ļoti daudz ciltis, tur ir nesaskaņas, bet tas nav salīdzināms ar to, kas ir Sīrijā. Ja Lībijā ir stabila valdība, tad bēgļu plūsma caur vidusjūrai neapšaubāmi kļūs stipri ierobežotāk. Un man šķiet, ka visās šajās lielajās aktivitātēs Lībija kaut kā ir aizmirst. Lībija ir atslēgas valsts no vienas puses bēgļiem, kas mēģina nokļūt Eiropu un aiziet bojā vidusjūrā, un, protams, naudas pelnītājiem, jo naudas pelnītāji, protams, tur saņem milzīgu naudu, ka viņi iestum cilvēkus jūrā, un faktiski, kas tālāk notiek, viņus neinsē, bet tas ir arī viens faktors Āfrikas nestabilitātei, jo caur Lībiju nāk ieroči, nestabilitāte, kas nāk Čadā vai Malī, tā kā arī, man liekas, afrikāņi ir ieinteresēti šajā, lai šis process atrisinās. Tā kā man liekas, ka Lībija ir nemazāk svarīgi, es nosauku tā kā Sīrija. Tās ir abas valstis, kuros ir jāatrod risinājumi, un man liekas, Lībijas gadījumā, ja drošības padomi vienotos par kaut kādu rīcību, tas būtu ļoti apsveicams, un tas arī dotu tādu labu bāzi, lai vienotos par Sīriju. Tā kā dinamika kaut kāda ir, un vismaz ir cerība šobrīd. Paldies, un sarunas diskusijas noslēgumā es vēl vēlos uzzināt arhibīskapu. Mēs šeit pieminam dažādas valstis, dažādas ticības. Mēs runājam par naudu un dažādām problēmām un izaicinājumiem. Tomēr droši vien ir svarīgi vēlreiz atgādināt, ka vispirms mēs runājam par cilvēkiem, par dzīviem cilvēkiem, un šis ir stāsts arī par cilvēcību visā šajā diskusijā. Jā, un es šeit tādu mazu komentāru gribu pateikt. Tas būs tāds atskats uz aizvadītajiem pat pāris gadu desmitiem. Bet es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, eiropieši, atbrīvojamies no ilūzijām par demokrātiju, par demokrātijas visvarenību. Jo iznāca tā, Irākā ar otro Irākas karu Amerikas Savienotās valstis uzkāpa uz grābekļa. Pāvests Jānis Pāvils II vēl pirms kara sākšanas iepriekšējā dienā sazinājās ar Amerikas prezidentu un viņu ļoti lūdza neuzsākt to karu. Jo likās, mēs novāksim diktatoru un ieviesīsim demokrātiju un viņi būs laimīgi. Redzam, kas sanāca. Uz tā paša grābekļa uzkāpa, dažas no varenākajām Eiropas valstīm Lībijas gadījumā, jo tur arī bija diktators, kurš,
protams, es neesmu par diktatoriem noteikti, bet, kāds viņš bija, tāds viņš bija. Tur bija stabila valsts tomēr, un viņš pat gāja uz sadarbību tajā pēdējā laikā. Nolēma viņu novākt. Novāca. Cerēja, ka ieviesīs demokrātiju. Redzam, kāds ir rezultāts. Sīrijā šobrīd ir kaut kas līdzīgs. Ir vēlas novākt šo diktatoru. Valsts, protams, bija tur viss kas, bet tā bija stabila valsts. Un tagad mēs kaut kā domājam, ka tā mūsu sistēma, kura pie mums ir un kura strādā, labāk, sliktāk, bet viņa strādā un neko labāku mēs nevaram izdomāt un priekš mums nav nekā labāka šobrīd. Bet ilūzija ir tā, ka mēs to varam tā kā pārstādīt tur Arābu valstīs vai Āfrikas valstīs vai tajā Afganistānā un ka tur strādās, tur nestrādā. Un tagad es gribu novilkt paralēli, ka tad, kad mēs pieņemsim bēgļus pie sevis, ka arī te ir svarīgi kaut kā pieņemt viņus kā cilvēkus, bet nemēģināt tā kā viņiem piemērot tos mūsu kaut kādus kritērijus. Domāt, ka viņi reaģēs tāpat kā mēs, ka viņi vērtēs tāpat kā mēs. Vai nemēģināt jau pirmajā dienā viņus ieķiet latviešu taustā? Jā, es domāju, ka mums ir jābūt gataviem uz pārsteigumiem, ka ne tikai viņiem būs jāmainās, bet arī mums būs jāmainās. Un tas ir izaicinājums, ko es teiktu tā dievišķa apredzība mums ir devusi, un tā ir izaugsmes iespēja arī mums. Pieaugt mūsu cilvēcībā, mūsu spējā pieņemt citādo. Lai Dievs mums palīdz uz to. Pārstāvniecībā Latvijā par rosinājumu šai sarunai. Paldies arī jums un gaidīsim valdības lēmumus. Un arī mazu kafiju pēc tam. Paldies!